Ārats, projām 50, Todzila, Hačings, joprojām vecas gados, visi gados, un joprojām startē, un joprojām ļoti augstā līmenī startē. Es jūtos ļoti gandarīgs un priecīgs par to, ko es redzu, kam bāzi, savu laiku, 20 gadus apakaļ, 30, esmu ielicējis. Ja kurš sportists, tu aizies uz to sporta veidu ar domu, es šitā tagad pelnīšu, man te nāks naudu. Tas nenotiek. Viņš beidz jau to visu sporta veidu, savu karjeru jau tur pēc pāris gadiem, ja, un saprat, ka aplausies. Nu, tam nekad nevajadzētu būt primārajam mērķim. Veicināt tad sarunas no Pumpētavas 3. Un mēs beidzot tikām pie ārmeslinga leģendas, savā ziņā pat vēsturnieka. Modris Rūbens pie mums ir ieradies, lai pastāstītu par Latvijas ārmeslingu, par tiem pirmsākumiem, kā te vispār viss sākās. Tad sveicināts Modri. Tad, kā jau cilvēks tu esi faktiski no pašiem pirmsākumiem, vai ne, Latvijas ārmeslingā? Nu, jā, loģiski. Kā bija dibināšana, tas ir no 90 kurš? Nē, vai sanāk jau? Jāsaka tā, kad bišku pirms manis kaut kas te Latvijā bija ar ārmeslingu saistītas lietas. Salaspilī bija tāds sporta dzīves vadītājs Staņislavs Mēdnis, kurš bija Svarbumbu celšanas federācijas vadītājs. Viņš kaut kad apmēram 91. gadā bija uzsācis paralēli Svarbumbai arī kaut kādu mēģinājumu taisīt ārmeslinga sacensības. Nu, principā kaut kādu Latvijas čempionātam paveida kaut ko līdzīgu. Man liekas, ka tas bija 91. gads. 91. Es vēl nemaz nebiju dzīves. 91. Jo man tā liekas, es varu kļūdīties plus mīnus 1-2 gadi, bet jo es atnācu un nostartēju viņa rīkotajos mačos apmēram 93. gadā. Tad vēl uz saviem pašiem pirmajiem tu vēl nebija? Jā, es pieļauju, ka pirms manis bija kaut kādas sacensības. Jā. Es vienkārši, tur jāvelk augšā no Salaspils pārstāvis un jāprasa viņiem precīzus datumus un laikus, kad ir tieši precīzi sācies, lai mēs varētu piefiksēt šo datumu. Jā. Bet pirmos Latvijas čempionātus oficiāli rīkoja Staņislavs Mēdnis no Salaspils. Svarbumbu celšanas federācijas vadītājs. Tad faktiski ārmeslings sākotnēji Latvijā vismaz bija, tā kā roku rokā gāja ar svarbumbu celšanu. Jā, viennozīmīgi viņi bija iniciatori šai tēmai. Latvijas tādā sportiskā vidē un šajā tēmā pirmie, kā saka, oficiālie. Jā. Jau skaidrs, ka kaut kādi cilvēki kaut kur vienmēr ir lauzušies un kaut kas vienmēr ir noticis, bet viņus varētu uzskatīt kā pionieri. Pionieris, jā, pamatlicējs, jā. Tad Staņislavs ir. Faktiski mēs varam pateikties Staņislavam, ka mums Latvijā... Jā, es nezinu, kas viņam vēl toreiz palīdzēja un kā tur, bet viņš bija tas redzamākais personāžs, kas to visu bīdīja un šīs lietas organizēja. Un ilgi pēc tam darījās, kas arī paralēli jau manām aktivitātēm. Es pieslēdzos kaut kur 93. gadā, plus mīnus, es arī varu tur gadiņu kļūdīties. Es aizbraucu uz sacensībām, tajā gadā es vinēju absolūto titulu, kādu tur varēja vinēt, un man radās doma, ka es varētu tā kā gribētu braukt kaut kur uz starptautiskām sacensībām. Bet tajā brīdī Svarbumbu celšanas federācija neko neplānoja bīdīt ārmeslingu kā atsevišķu sporta veidu, un jo vairāk sūtīt uz ārzemēm kaut kādas pārstāvis un Latvijas kaut kur startēt. Tāda doma nebija, es ar viņu tur izrunājos, toreiz mēs pakonsultējām, es sapratu, ka viņa interesēs patreiz tas nebija, tas bija 90. gadu sākums. Un apvienojoties ar pāris vēl Latvijas entuziastiem, tāds Gundars Baikovs un Ainārs Cirponis, mēs trijatā tā kā bijām tādi iniciatori un nodibinājām ārmeslinga federāciju Latvijā. Pirmo oficiālo biedrību, kas bija saistīta tieši ar ārmeslingu. Faktiski tu esi arī Latvijas ārmeslinga federācijas dibinātājs. Absolūti. Es biju, galvenā persona, galvenais bīdītājs, bet loģiski ar palīgiem un atbalstītājiem un tādā. Arī pirmais prezidents? Jā. Ilgus gadus. Es atdevu savus grožus kaut kur 2004. vai 2005. gadā. Es neatceros precīzi, man liekas, nākošais bija Tomsons pēc manis. Varētu tā būt. Tomsons bija pirms Liepiņa tagad. Tad Liepiņš ir šobrīd 3. ārmeslinga federācijas vadītājs. Es biju 1. Jā. Tomsons Normunds bija 2. un tagad ir Raimonds Liepiņš ilgus gadus jau. Jā, viņš jau no kaut kāda 11. tur 2010. gadu sākuma jau bija faktiski pārņēma to visu. Tā kā es biju absolūti pirmais iniciators, dibinātājs, organizētājs.
viss, kas saistās, lai sāktu attīstīt šo sporta veidu Latvijā. Nu, un kā bija, kad tad sākās, tad dibinājāt federāciju, un kā bija pirmās sacensības? Mēs iestājāmies no sākuma, uzrakstījām. Mēs gan aizbraucam, labi, lai sāksim otrā. Pirmās sacensības, ko mēs starptautiskās mēģinājām aizbraukt, tas bija tādas sacensības Maskavā bija. Toreiz tāds, man liekas, Zeltlāts varētu būt, jā. Zeltlāts sacensības starptautisks turnīrs, kurā brauc arī no visas pasaules dalībnieki, bet, Krievijā tas skaitījās tāds svarīgs turnīrs, kurā piedalās dažādi cilvēki no dažādām valstīm. Mēs kaut kā par viņu dabūjām informācijas, neatceros vairs kā mēs pa vidu, un aizbraucām divatā. Es un Guntars Baikaus, abi divi stiprākie Latvijas puiši uz to brīdi armreslingā. Aizbraucām, nolēmām nostartēt Maskavā šajā sacensībā. Kā bija? Atceries? Es atceros visu, jā, tādas lietas jau atcerās, spilgtākos iespējas jau parasti atcerās. Iespējas tāds, ka braucot, mēs domājam, ka mēs kaut ko varam. Aizbraucot, nostartējāt, sapratām, ka mēs neko nesaprotam, nemākam, nezinām. Mēs esam vispār nekas starptautiskajā līmenī. Ja, kad tas Latvijas līmenis, tas ir tāds provinciāls sēts līmenis, kurā mēs varējām vinnēt vienkārši uz dabīgajām dotībām, bez nekādas speciālas sagatavošanas, bez kaut kādām speciāliem treniņiem. Mēs vienkārši bijām tajā brīdī absolūti nezinoši, bet vinējām šīs Latvijas sacensības pateicoties talantam, dotībām, tādām lietām. Tad faktiski tas pirmais brauciens uz Maskavu, tad tas sanāk iedeva arī tādu, droši vien, jo jūs tur arī daudz ko pēc tam informāciju izvilkāt no vietējiem cilvēkiem. Jā, loģiski tur bija daudz spēcīgi tie dalībnieki. Loģiski runājot ar viņiem, mēs sapratām, jādara, kurā virzienā jāvirzās. Man pat iznāca tā, ka man pirmā cīņa bija ar tā brīža pasaules čempionu. Es to nezināju, es vienkārši nostājēju un startējot man likās, ka man cerības viņu vinnēt. Kādā brīdī, kad vienkārši čempions tajā brīdī spēlējās ar manīm. Bet man likās, ka es tūlīt viņu vinnēšu. Un loģiski man pēc tam bija pie viņa jāpiet, jāprunājās, jāuzprasa. Tas bija Grūzijas pārstāvs, ļoti arī spēcīgs un talantīgs puisis, arī runīgs. Un tad aprunājoties ar Grūzijas pārstāvjiem un Krievijas pārstāvjiem, sapratām, kas mums būtu jādara turpmāk, kādā virzienā jātrenējās, kas ir jāmācās. Bet vislielāko impulsu mums iedeva Lietuvas treneris un līderis tajā brīdī. Konstantīnas Arhipovas bija tāds vadītājs viņiem pirmsākumos. Arī viņiem tieši bija pirmsākumi. Viņi bija kā 3 gadus pirms mums arī iegājuši šajā apritē. Viņi bija 3 gadus mums priekšā, teiksim tā. Un, viesnīcā runājot un smaidot un saprotot, ka mēs esam pilnīgi provinciāli, ka mēs neko nesaprotam, viņš teica, labi, es mums šo to pastāstīšu, parādīšu kaut kādus virzienus, uz kurieni tā roka jākustina, lai būtu pareizāka tehnika un kas un ko un kā. Viņš ielika mums tos pamatus tieši tehnikā. Tas bija tas pirmais brauciens. Loģiski atbraucot no šī brauciena, mēs iestājāmies visās starptautiskajās organizācijās pasaules WAFA un arī Eiropas apvienībā armreslingu. Tā kā mēs sākām arī braukāt uz sacensībām. Kā vietējie čempionāti, kā jums izpaudās? Jums bija daudz sacensības tajā laikā? Čempionāti bija noteikti viens obligātais Latvijas čempionāts. Tad bija varbūt 1 vai 2 turnīri, bet aktivitātes es tajā brīdī vairāk izrādīju tā, jo entuziasti jau nebija ļoti daudz, jo neviens ar to sportu veidu tā īsti pazīstams nebija. Un mana ideja bija tāda, ka šis sporta veids jāatrāda cilvēkiem vispār, ka tas ir sporta veids. Jo pirms tam jau bija tāds doma, ka tas ir tāds krogas pasēdēšanas variants, kur vienkārši dzērāji pasēžās un palaužās. Bet es sāku braukāt, bija toreiz tāda basketbola aktivitāte kā bruģabumba. Viņa bija gandrīz katru 2. mēnesi vasarā, tur bieži kaut kādi 5 sacensības pasākumi. Tas laikā 5 vai 6 un pat varbūt vairāk tie pasākumi, tas bija tāds bruģabumba. Precīzi nevar pateikt viņiem to, bet šīs sacensību ietvaros man bija ar tiem organizētājiem labs kontakts, un es braukāju ar savu armreslingu galdu un mēģināju popularizēt armreslingu.
rīkoju vietēju mērogu turnīriņus, kur palausties cilvēkiem, pamēģināt. Pētīju, kam ir talants, un skatījos cilvēkus, kam ir dotības, un piedāvāju viņiem sākt trenēties. Un tad daudz sanāca tā atsaucība bija laba no cilvēkiem? Normāli. Es varētu teikt, trīs vienmēr bija, bet, riņķī negās, bet, bija kaut kāda atsaucība. Cilvēki nāca un mēģināja, jā. Bet man vispār kaut kā tā, tīri savu no atmiņas, no bērnības, vienmēr liekas, kaut kā tajos laikos, kad bija kaut kāds tāds pasākums, cilvēki tagad drošāk gāja. Viņiem kaut kā gribējās vairāk izmēģināt. Es tagad liekas tādi biklāki. Varbūt tas man vienkārši kaut kāda nostalģija ir. Nē, tev tikai liekas. Godīgi sakot, tas biklums ir bijis vienmēr. Tas ir tāds arī diezgan latviska parādība. Mēs esam tādi, introverti vairāk cilvēki, lielākoties. Jā, un ko tad es iešu, ko tad citi domās, ko tad es tur, es zaudēšu. Ļoti personīgi tiek uztverts šis nākuma elements, kad cilvēks atbrauc, viņam pašam liekas, ka viņš ir stiprs, bet viņš domā, es kādam vājam zaudēju, ko man tie teiks. Tātad tas tajā brīdī arī spēlēja lomu, un es zinu, ka arī tagad tas spēlē. Tas ir visu laiku tāda cilvēka daba, un Latvija paši, godīgi sakot, pat tālāk tolaik bija pat, novērojums, es pieņemu, ka tagad, bet aktīvāk šādos blitz turnīros labāk pat piedalās sievietes. Viņām pat mazāk aizspriedumu par spēku, par zaudēšanu. Tas ir aktīvāks un emocionālāks parasti. Tad uz ielas, ja tu vienkārši sāc lausties visiem pēc kārtas, puse būs sievietes. Nav tā, ka tikai vīrieši nāk un laužas. Sievietes ir aktīvāks un bērni aktīvi, sievietes aktīvi. Bērniem vienmēr patīk. Vīrieši tādi, saka, ir diezgan prīgi, bikli. Uzņēmīgi, un tieši tie stiprākie, kas varētu būt potenciāls. Nezinu, kāpēc viņi kaut kādā tāda mūsu latviešu mentalitāte. Es vienkārši negribu to alfa tēviņu statusu pazaudēt. Bļāvēs, es jau zaudēju, tagad visi viņi vairs neskatīsies uz mani šitā uz augšu. Jā, tieši tā. Rīkojot šos te turnīrus, nāca cilvēki mēģināja. Man pat toreiz bija tāda aktivitāte. Es piedāvāju balvu, zīmīgu balvu, vērtīgu balvu, kas man varēs nolaust. Tas bija ārpus turnīra ietvaros, tad varēja jebkurš gribētājs, kas gribētu pamēģināt sev. Bija iespēja pienākt man klāt, palausties pie galda, un ja mani vinētu, varētu iegūt šo balvu. Balva bija nozīmīga priekš tiem laikiem, tā diezgan vērtīga, jā. Bet tu negribi atklāt, kas par balvu? Bija, televizors to lai. Televizors. Jā, Japāņu televizors. 90. gadu sākumā tas bija. Krāsainais gan jau. Krāsainais. Vēl pasaka ar pulti. Jā, ar pulti, viss kā vajag. Tad vienkārši. Priekš tiem laikiem tā bija vērtīga balva. Grūti novērtēt, bet toreiz tas bija svarīgi. Jā. Tas tā kā tagad kaut kādu dārgu datoru vinnēja, piemēram. Tieši tā. Tā bija vērtīga balva tajam brīdim, un, kā liels ekrāns stāv man aiz muguras uzrakstīts, kas vinnēs modri, tas varēs saņemt uz vietas, neatejot no galda uzreiz balvu. Bet bija arī kāds, kurš bija mēģināja, jā, daudz. Bet kāds arī tev nolauza? Tik pie tā televizora? Nē. Tas nebija iespējams. Jā. Latvijā tas nebija iespējams, jo es ilgus gadus biju absolūtais līderis. Līdz kaut kā 2000 gadam, plus mīnus, man vispār viens nevarēja izdarīt pie galda. Es zinot, ka Latvijā nav neviena, tāpēc es tik droši arī uzstāju. Ja es zinātu, kad ir iespēja zaudēt, diez vai es tik vērtīgi balvu likt aiz mums. Tev ir tas princips. Vai tādās turnīros, to jau neviens jau ar balvām nemētājās. Tieši tā tikai cilvēki domā, aizies uz kazino, viņas pa brīvi, man naudu metīs pretī. Tas pats princips. Bija tāds, un cilvēki nāca, mēģināja, un tādā veidā kaut kādu 4-5 gadu laikā, līdz tam 2000 gadam, te vācās tie cilvēki, vācās entuziasti, vācās gribētāji, parādījās, pirmie tie aktīvisti, kas arī šobrīd ir līderi, tad Antonovičs parādījās, Amoliņš parādījās. Tie joprojām, kas saka, ir līderi, un pēc kaut kāda brītiņa Tomsons parādījās apritē. Tomsons drusku vēlāk viņam. Viņš vēlāk, jā, viņš jau 2000. Gadu parādījās. Amoliņš, man liekas, no 96. gada, Antonovičs no 97. Apmēram, tur es pa pusgadu var kļūdīties kaut ko. Tā, šie trīs cilvēki joprojām laužās, un joprojām labi laužās. Augstākajā līmenī. Jā, bet atrast viņi tika praktiski tādā veidā, uz ielas, jā. Es viņus uz ielas atradu visus, jā. Amoliņš precīzi nevar pateikt, viņš, man liekas, nāca no Salaspils kopā ar Staņislavu.
Varētu būt, jo viņš pats no Salaspils ir. Un... Jā, bet Antonovičs atradu vienkārši uz ielas. Es teicu, nāks, tev labas rokas, nāc, pamēģini. Tomsonu arī atradām tādā turnīrā. Viņa kā reiz finālā ar Antonoviču lauzās. Kurš vinēja? Man liekas, Tomsons toreiz vinēja. Un tas jau bija rādītājs. Nu kā, jo Antonovičs jau kādu 2. vai 3. gadu jau bija tā kā sācis jau eksperimentēt, jau to kā trenēties. Tomsons vienkārši atnāca un reāli vinēja, jā, tā kā uzreiz. Bija arī kaut kāda treniņa, kurus organizēja? Nu, un paralēli es sāku organizēt treniņus, jā. Es atradu iespēju un vietu, kur mums visiem kopā sanākt. Man liekas, ka tas sākumā bija Mežparkā kaut kādā sporta kompleksā, es tagad aizmirstu, kā viņi sauc. Mežparka kompleks. Ķēzermežā. Jā, Ķēzermežā. Mēs tur vācamies ilgus gadus, kāds gadus 4-5. Un 2 reizes nedēļā vācamies un trenējamies, bet pamattreniņš tā bija tikai laušanās. Mēs fiziski dzelžus praktiski necelājām. Tā bija katra individuāla pieeja, kurš gribēja, tas varēja kaut kā savādāk trenēties, bet mēs savācamies, lai pie galda palaustos. Jo man tā koncepcija bija tāda, ka, lai iemācītos skriet, ir jāskrien, lai iemācītos peldēt, ir jāpeld, lai iemācītos lausties, ir jālaužās. Es šo koncepciju izmantoju. Skaidrs, ka tas nav tik viennozīmīgi, jau tagad ar gadiem saprotu, ka dzelži arī vajadzīgi un tā, bet viņi vairāk vajadzīgi tagad, kad tu jau ir tādā nākošā līmenī, tādā sākuma starta līmenī, tomēr svarīgāk ir apgūt iemaņas, ko ar savu ķermeni darīt pie tā galda, lai kaut kas sanāk tāds iedzīgs. Nu jā, to es arī pats esmu ievērojis, te puikas, viņi to prasa, kas man jādara, no skolas, tagad, kur strādāju, viņi te nāk trenējās. Protams, viņi ierauga uzreiz galdus, viņi grib kaut ko lausties, es tur viņas parasti pašas tā negribu atstāt, jo tad uzreiz tur tās briesmas redzi, tās rokas pozīcijas. Jā. Tad es viņiem jau tā saku, tad kas man jātrenēs, lai es varētu tur stiprāks palikt? Vispirms ir jāiemācas lausties pareizi. Jā, bet loģiski, ka tie, kas jau ir kaut ko trenējuši savu ķermeni, ir dažādi sporta veidi, kas ir ļoti labi kā bāzes sporta veidi priekš armreslinga. Kur tev liekas, kur varētu? Es noteikti izceltu tos, kas strādā ar savu svaru, tas ir street vingrotāji. Iela vingrotājs, jā. Absolūti. Tie puiši radīti priekš armreslinga uzreiz. Tātad plaksis varētu pielikt kliņšu. Tur vienotīgi. Jā, tur ir pirksti un plaukti, tur ir kliņši. Tie būtu uzreiz tādi, absolūti derīgi armreslingam tieši fiziskā formā. Loģiski, ka tur jāmāk ir tehnika, jāsaprot, uz kur pusi, kā savu ķermeni pielietot šajā sporta veidā. Jo katram sporta veidam specifika. Mums, teiksim, bieži, es atceros jaunībā bija jautājumi, kurš vinnēs, ja lauzīsies powerlifters ar armreslēru? Man vienmēr bija atbildi, vinnēs armreslērs, un pat nav svarīgi, cik viņš ir lielāks, smagāks, stiprāks. Es saku, bet toties armreslērs nevar pacelt akmeni apaļ no zemes. Tam ir katram savu specifiku. Ja? Powerlifters vai tas, es gribēju teikt, strongmens drīzāk. Jā. Strongmens pacels akmeni no zemes apaļ. Mēs nepacelsim. Mēs nezinām, ko viņu darīt. Tad pie galda mēs zinām, ko darīt. Un attiecīgi šis te strongmens nezinās. Ja? Un līdz ar to armreslērs zinot pamat tehnikas un izpratni par šo te sportu, viņš noteikti būs pie galda efektīgāks nekā vienkārši stiprs cilvēks. Mēs tur palikām pie tiem strongmeniem. Jā, tas ir, tātad šie sporta veidi noteikti ir ļoti labi kā pamats, lai pārietu šeit uz armreslingu. Jā, loģiski, bet, lai iemācītos laust, ir jālaužās. Jā. Protams. Tas jā, tā ir faktiski jebkura sporta būtība. Jā. Un pēc tam, pēc Ķēzermeža, tā kaut kā sanāca, liktenis tā pagriezās. Es savā karjerā kaut kā nokļuvu par sporta kompleksa Arkādija vadītāju. Bijušais stadions Lokomotīva, tagad, man liekas, tas ir Arkādijas pie Torņkalna stācijas sporta komplekss. Es šajā sporta kompleksā biju vairāk kā 10 gadus kā vadītājs. Attiecīgi, tad armreslings pārvācās turien, un tur bija sporta zāle, kurā jau bija kaut kādi iespēja ar dzelžiem pavingrot. Un attiecīgi tad jau tie treniņi pārvērtās tādi kompleksāki, burtiski tā kā jūs tagad šobrīd strādājat, ja, kur ir viss kompleks kopā. Bet loģiski tas bija pirmsākums, tur nebija daudz vajadzīgi elementi un daudz vajadzīgie trenišeri, un galvenais, ka nebija daudz vēl izpratnes par to, kā labāk trenēties, treniņu metodikas, teiksim, tie palīgi līdzekļi. Tas viss ir radies tādā attīstības ceļā, cilvēki paši izgudrojuši, kā sevi uzlabot.
Un tad, kad tas ir izplatīts, tad ir katrs ņem to labāko no šā. Un šobrīd jau ir, teiksim, šeit Latvijā zāle ir labi aprīkot priekš Armstrong treniņiem. Man liekas, ka izcili. Jā. Klausies, cik no šitās zāles nav pasaules Eiropas. Es vienkārši zinu, kāda bija Arkādijā. Tas ir 25 gadi atpakaļ, kad mēs sākām tajā sporta kompleksā Arkādijā. 2000 gads apmēram sākām, plus mīnus. Un mēs tur ilgi līdz kādam 2010 gadam ņēmāmies, jā. Tad jau pēc tā 2010. jūs jau, vai tu nebija tajā pārgāja uz manēžu? Uz manēžu es jau praktiski tā kā gāju nost, jo tieši tad es vēl, teiksim, pārgāju citā darbā un mainījās apstākļi. Plus es jau sajūtu, kad es vairs, tā kā neredzu perspektīvu attīstīt. Es sāku būt, pasīvs, es jūtu, ka es palieku šajā sporta veidā pārāk kā organizētājs, pārāk pasīvs, neaktīvs un bez iniciatīvas un iedvesmas. Gadi. Jā, un es mēģināju tāpēc atrast, kas nāks pēc manis. Es gribēju kādu, kas ir no šī sporta veida, kas ir uzņēmīgs, grib, var, tajā brīdī, it kā uzņēmās Tomsons, jā. Es arī tos gadus neatceros. 4., 6. gads, plus mīnus, kad it kā pārgāja šis te sporta veids viņa iniciatīvā, jā. Es precīzi gadus arī nevaru pateikt. Bet, es pats atgāju tā kā malā, bet visu šos gadus pat līdz šim brīdim varētu teikt, ka esmu galvenais teorētiķis. Absolūti. Pirmās dienas, 90. gados līdz šai dienai, jāprasa, kurš ir viszinošākais tieši kā teorētiķis, tieši tehnikā un izpildījumā, tas esmu mēs. Nevelti, pieņemsim tie, kas ir bijuši uz sacensībām, bieži vien sacensībās vienmēr viens galds beidzās sacensības, viens galds brīvs, tur piemēram notiek absolūtā kategorija, mēs tikai paskatāmies kaut kur uz malā storī, modrs nones vienu galdu un jaunos puikas vienkārši māca skolo un visi ar atplestām mutēm stāst klausās, tā kā pirmo reizi būtu kaut ko tāds dzirdēt. Jā, tāpēc, kad, es kaut kādu jau sen, kaut kādus 20 vairāk gadus apakaļ, jau redzu sākot šo sporta veidu un esot kā iniciators un organizētājs, es vienkārši sajūtu, ka man ir potenciāls izprast, akumulēt, izanalizēt un vēl atdot kādam šo informāciju. Jo labs sportists nenozīmē labs treneris. Es sajūtu sevī vairāk šo te potenciālu, jo, kā es saku, man jau gadi bija jau tā kā uz otru pusi. Es baigos rezultātus neliku sev kā sportists. Es sapratu, ka tie gadi nav īsti atbilstoši, lai es tagad uzsāktu bez speciālas sagatavošanas kaut kāds mērķis sev likt uz tituliem, bet es sajūtu šo te aicinājumu savu šo informāciju dalīties, ko esmu jau uzkrājis. Un es viņu joprojām krāju, joprojām analizēju un joprojām atdodu. Ļoti labprāt, un tāpēc, kad es saprotu, ka ir jādalās, jo tikko daloties ar cilvēkiem un jaunajiem, no viņiem var izaugt kāds ļoti talantīgs cilvēks tieši šajā sporta veidā. Tas man uzreiz ir gandarījums, ja es redzu, kad ir talantīgi, mērķtiecīgi, kas attīstās un dara un attīst manis mīļoto sporta veidu. Tas jau tas pats galvenais jau pēc. Es nekad neesmu sapratis, bieži vien es esmu redzējis arī trenerus, kuri mēģina, tas mans noslēpums apmēram tādā veidā, to turēt. Viss, šitas ir mans, tikai gribi, nāc, maksā naudu, es tev stāstīšu. Tieši tā, tas arī ir sava daļa un jēga tam ir. Protams. Tur ir sava jēga un daļa un pafilozofēšu par to tēmu, fiksi. Droši. Par to tēmu, tas ir tāda filozofiska pārdoma, kad ja cilvēkam nāk pa velti, viņš to var nenovērtēt. Ja viņš par to maksā naudu, viņš ir gatavs arī tad vairāk strādāt, viņš ir samaksājis naudu, viņš grib arī atdevi. Un līdz ar to cilvēks, kurš maksā trenerim kā pakalpojumu, kā privātam trenerim, parasti visbiežāk atdevi ir labāka nekā tad, ja cilvēkam vienkārši uzdāvina šo informāciju. Arī, tur es tev piekrītu. Tas ir filozofisks dabas jautājums par jebkuru sporta veidu, par jebkuru treneri. Tātad, un arī par jebkuru tēmu. Tātad, ja tu dalies ar zināšanām, jebkurā profesijā, jebkur sporta veidu, kāds par to tev izsaka pateicību, taiksim tā, tad tam ir lielāka vērtība nekā tu vienkārši uzdāvini šo informāciju. Bieži cilvēki nenovērtē to, un tas ir sīkums, man to nenovērtē. Bet es tam esmu tā kā sapratis, ka Latvijā tā struktūra un tie cilvēki ir tik maz, tie interesanti ir tik maz, kad ja es sākšu iet šo ceļu, ka tikai pa naudu mācīšu,
Es sapratu, ka vienkārši maz to cilvēku. Pirkspēja nav, interesi nav tik liela par šos. Dažādu faktoru dēļ es sapratu, ka ja es iešu šo te ceļu, kad dalīšos informāciju tikai par atalgojumu, tas nebūs labi. Tad būs, teiksim, degradācija šī sporta veida. Es gribēju, lai viņš attīstās. Un godīgi sakot, jā, es redzu, ka viņš ir attīstījies. Tad redzam, es savu ārtavu esmu ienesis un joprojām neko nenovēloju. Tikai gatavs stāstīt, rādīt, mācīt jauniem vēl un vēl. Tieši tāpēc cik man būs spēka, tikmēr es to darīšu, jā. Tāpēc arī man gribējās tagad tev piesaistīt, jo, manuprāt, tie puiši un arī dāmas, ja, kur šobrīd ir tur, kur viņi ir, ja, mūsu ārmeslīgā, viņi var būt pateicīgi arī tev. Viennozīmīgi. Un es vienkārši gribu, lai cilvēki arī, kuri varbūt nav tik zinoši vai ir jauni tajā sporta veidā, lai viņi zina. Lūk, tas cilvēks, kurš to visu mums palīdzēja sākumā iedot to spērienu. Jā, tieši tā. Mans tas mērķis ir iedot to spērienu un to radīt šo interesi un parādīt, pateikt tiem cilvēkiem, kuriem ir šis talants, ka viņiem ir šis talants, ka viņi ir spējīgi viņu attīstīt. Un skaidrs, ka pēc tam es jau nestrādāju individuāli ar vienu, pēc tam tā konkrēti. Loģiski, pārējie sasniegumi ir atkarīgi no paša cilvēka, cik viņš ir gatavs strādāt ar to, ko viņam ir ielikt bāzi. Es liku bāzi visiem. Tā kā es droši varu pateikt, bāzi esmu ielicis visiem Latvijas labākiem, titulētākiem sportistiem, bet sasniegums ir sasnieguši paši sportisti. Tātad paši sportisti ar savu attieksmi. Ja? Vēl, kas saka, viņi paši to dara. Un jau šobrīd tie mūsu titulētākie sportisti ir skaidrs, ka viņi ir savās zināšanās un pieredzē ir tādi paši, tiksim, zinoši kā es, par ko es nešaubos. Bet, kā es teicu, man tas ir aicinājums un talants ar informāciju dalīties. Tāpēc es tā joprojām uzskatu sev par galveno teorētiķi un, tiksim, tā tehnikas un taktikas specu par ārmeslīgu tieši, jā. Kāpēc mums Latvijas izlases treneris? Lūdzu. Jā, teiksim tā, neoficiāls es esmu, un agrāk taču arī, kā es pats organizēju tos braucienus, starptautiskos, es taču braucu visiem, un tur jau tā nelaime, kad, ja tur aizbrauc 20 cilvēku un sacensībās startēju, un parasti iznāca tā, kad es startēju pašās beigās sacensībās, bija smags diezgan, jā, smagā kategorija, parasti startā beigās, vieglie pa priekšu. Man iznāca tā, ka es esmu 20 reizes jau nostartējis tikai tad, kad man jāiet pie galda, jo es katram savam audzēknim, protežē vai komandas biedram pārdzīvoju līdzi, un ja es stāvu un pārdzīvoju līdzi, es emocionāli esmu tikpat kā jau nocīnījies. 20 sacensības, mačus es nocīnos, un tad beigās man jāiet. Es jau esmu tāds izšāvies emocionāli, un kad pašam bija grūti startēt, es šo bieži jūtu, ka tā pienāca pie galda, un jā, viss jau. Sadedzis es, jā. Par to arī Raimonds ir vairāk teicis un runājis, jā, kad viņš arī, protams, tu nespēji vienkārši no malas tur, labi. Kā viņam būs. Es centos to darīt, un es apzinājos to rezultātu. Bet tie, kas gāja uz rezultātu, kā Amoliņš, Tomsons, Antonovičs, ļoti koncentrējās uz to savu sacensību. Esmu redzējis, kā viņi pirms sacensībā vadās, kā jūtās, ko dara. Ļoti nopietni. Nopietni attieksmi vienmēr ir bijusi jau 20 gadus apkārt. Nekas nav mainījies. Jā. Es to esmu novērojis un pareizi darīju, ja grib rezultātu, tad tā jādara. Jā. Protams. Jā, tas ir jāskatās, kāda ir tavs prioritāte. Tāpēc es jau kaut kādas 20 gadus atpakaļ sapratu, ka prioritāte nav mans rezultāts, ka prioritāte ir attīstīt, saglabāt, virzīt šo sporta veidu attīstību Latvijā. Pats tu pēdējo reizi, kad lauzies vai Latvijā kaut kādos posmos? Nē, Latvijā es nelaužos jau kādu laiciņu, teiksim, gadus, gandrīz 10. Nelaužos Latvijas līmenī. Pēdējo reizi kaut kādas 3 gadus atpakaļ es lauzos kaut kādā Ziemassvētku turnīrā. Kas bija šeit pat? Jā, šeit zālē bija. Tas nav svarīgi. Pateikšu, kāpēc nav svarīgi. Es zinu, cik spēcīgs es esmu. Man tagad vairs nav jālaužās, lai zinātu savu reitingu un savu vietu šajā te hierarhijā. Ja? Es zinu, kur es esmu, ko es varu. Es apzinos. Un man jau pietiek paskatīties uz pretinieku, un es zinu, viņš vinnēs vai es vinnēšu. Nevajag. Esmu tādā līmenī, ka man pat nevajag lausties, lai zinātu savu vietu un rezultātu.
Tas, laikam, nāk tikai vienīgi ar pieredzi, jā? Jā, tas nāk ar laiku. Visi tie, kas ilgi laužās, jau to zina un atzīst, kad praktiski visi zina iepriekš, kurš vinnēs, kurš nē. Bet nav jau tā, ka cilvēks nāk pie galda ar domu, es zaudēšu. Tātad vienmēr ir cerība, kad es kaut kādus atradīšu risinājumus, lai vinnētu. Tam jau ir sacensības. Jā, bet principā tā ranga tabula jau, mēs jau viņu tomēr zinām. Mēs jau laužamies un trenējamies visi kopā. Mēs te zālē tiekamies, laužamies, daramies praktiski visi tie, kas te ir, tie arī būs tie, kas sacensībās būs tavu pretinieki. Ārpus ļoti maz, kas pienāk. Par Latviju runa. Jā, par starptautiskām sacensībām arī, godīgi sakot, visi titulēti ir zinām. Tātad katram savā kategorijā, kas gadiem laužās, viņš zina, kur ir viņam reāli pretinieki, kuri nav. Un tikai mazas nianses var izšķirt rezultātu. Ja? Tur cik labi katrs ir sagatavojies, vai kādam ir bijušas kaut kādas problēmas, vai kādam ir traumiņas, vai kas, tad no tā mainās tas rezultāts galā. Plus vēl tiesāšana var ietekmēt un vēl blakus faktori. Jā, tiesāšana, tas ir cits jautājums, jā, tur es gribu kādreiz, kad Oļegs kā tad, jā, viņš mūsu galvenais referīs. Jā, kurš arī gadiem jau to ir tā, kas uzņēmis to savu misiju. Viņš ir šo misiju ir uzņēmies kā tiesnesis un īstais sporta veida atbalstītais, kā organizētājs. Jā, jau arī ilgs gads lauzās. Bet it kā sapratu, ka būs pavīdi. Varbūt tomēr es varu palīdzēt tam sportam šādā virzienā, jā, viņš atkal palīdzēja šādi, jo mums tagad Latvijā, ja mēs piemēram tā skatāmies, mums laika ir sacensībās tagad savu tiesneši, kas ir, tiešām, kurus arī Oļegs katrām sacensībām vai arī Es redzu, ka ir vesela plejāda, kas izrāda interesi kā tiesneši, jā. Tas ļoti labi, jo mums ar to piemēr bija problēmas, vienmēr. Un tas ir sāpīgi, ka tu aizbrauc uz sacensībām un nav latviešu tiesnešu vispār. Un, ja ir kaut kādi strīdīgi momenti, tev pat nav pie kā apelēt, jo tu nav pie kā meklēt aizsardzību un atbalstu. Jā. Tas bija, jā, tas ietekmē. Tāpēc es arī pieminēju, ka bieži ir tā, ka tu aizbrauc uz sacensībām, tu it kā gatavs vinnēt, bet kaut kādu muļķīgu un nevienmēr godīgu iemeslu dēļ tu vari dabūt 2 fols un izkrist no sacensībām. Patīkam. Sevišķi, ja tu esi gatavojies un nopietni bijis mērķī, jā, tā kā tas ir tāds sāpīgs trieciens. Tagad pēdējā pasaules čempionā Normundam tāda situācija. Faktiski līdzīgi bija, jā. Mēs varējām redzēt, jā. Starpība, kad bija, kas viņam palīdzēja, jo viņš sanāk uz muļķīgas situācijas dēļ. Viena bija piezīme, kur viņam paskatīja, kur vajadzēja būt saitei. Bet iedeva zaudējumu. Iedeva piezīmi, un pēc tam viņš pakustināja kaut ko, viņš izkustējās otro piezīmi, jā, tiesneša tvēriena laikā. Tā gadās, bet ja nav savs tiesnesis, tad tas ir grūtāk. Ja ir savs, tas ir labi, un ja tagad nāk jaunā plejāda, kas izrāda, brīnišķīgi. Sportveids attīstās. Par savu to man paprasīja, kad es pēdējo reizi tā nopietni esmu startējis. Es pēdējo reizi nopietni startēju pagājušajā gadu pasaules čempionātā Moldāvijā. Vecuma kategorijā virs 60 gadiem, svara kategorijā līdz 100 kilogramiem. Es tur atkal kļuvu čempions uz abām rokām. Jā, jo man nav pretinieka tajā vecuma grupā. Izņemot, ja atbrauktu sacensībām Džons Brezenks, kurš ir mana vecuma, un Rons Bāts, kurš arī gandrīz mana vecuma. Tātad, ja šie 2 cilvēki atbrauktu sacensībām, es nezinu, kurš vinnētu. Visticamākais viņi, bet visi ļoti nosacīti. Jā. Tā kā teicu, ka šajā vecumā, pēc tiem 60 gadiem, kas man jau ir sasniegti, praktiski audzēt spēku vairs īsti nesanāk. Var tikai saglabāt esošo. Loģiski, ka ar kaut kādām farmācijas metodēm un īpašām mūsdienu medicīnu var kaut ko darīt, bet, kā mēs zinām, tas neko labu veselībai nenesīs. Tāpēc, ja nav speciāli mērķu vai motivācijas kaut ko papildus lietot, tad attiecīgi pēc 60 gadiem vienkārši cilvēks īpaši neizmanto pat ne sporta pārtiku. Ir vienkārši cilvēks. Un tātad viņš balstās tikai uz to, ko viņš ir sakrājis savā mūžā esošo bāzi. To bāzi. Un tātad, ja neko speciāli nedara, tad var saglabāt šo bāzi kaut kādu laiku. Es cenšos saglabāt šo bāzi. Viņi nav švaka, viņi normāli priekš, teiksim, karmeslingi, esmu labā līmenī. Bet pats esi tagad lauzies gan Brezenku ir sanāca? Ar Brezenku man nesanāca nereiz mūžā, bet sanāca ar ļoti spēcīgu pretinieku. Rons Bāts ir tāds ļoti zināms amerikāņu lauzējs. Praktiski cilvēks, kurš ir daudzkārt vinnējis arī Brezenku un visus pārējos titulētos sportistus. Es varētu teikt, viņš ir otrais, trešais numurs Amerikas tādā laušanas vēsturē. Vidējā svarā.
Vidējās varas. Nu, vidējā viņš ir līdz Sotakam, līdz 100, jā. Viņš, paskaties, tāds ļoti man, es ar viņu reāli tikos 2008. Gadā, man liekas, Anglijā finālā. Viņš man vinēja, jā. Pat man kaut kur pat ir video ieraksts. Kaut kur, jā. Tad ir jāmeklē. Tā kā man no tā brīža ir respekts, jo es nejūtos vājš. Es aizbraucu uzvarēt. Tad, kad es finālā viņu saķēros un sapratu, ka es neko nevaru izdarīt, tad man parādījās tāda īpaša cieņa un pārliecība, ka, nu jā, kaut ko es vēl nezinu un nemāku, jā. Vēl tomēr ir kur augt. Ir kur augt. Un tu zini, godīgi sakot, joprojām, es sekoju līdzi visām sacensībām, kur kas notiek, skatos video, nu tā kā tāda iespēja ļoti daudz tagad ir, skatos visas sacensības, skatos visus mūsu labākos un ne tikai labākos sportistus, skatos, ko viņi dara, kā viņi dara, pasaules līmenī skatos, kā mainās tehnikas, kā mainās stili, vienmēr ir ko uzzināt jaunu. Es joprojām iedomājos, es vairāk kā 30 gadus pētu un analizēju, un man joprojām ir kaut kas jauns. Tā attīstība neapstājās, tikai turpina. Tu tagad pieminēji, ja, ka tā kā mūsdienās mēs varam, faktiski informācija mums nākt var tik daudz, ja, pateicoties internetam, varam gan skatīties, gan tā tālāk. Bija iespēja arī pirmsākumos, labi, viens bija no muts mutē, ja, ko jums tur iedevās. Viennozīmīgi. Bet vai bija vēl kaut kāds iespējas no grāmatas vai izpētīs? Tāpēc es arī uzreiz varu pateikt, ka līdz interneta attīstībai un YouTube internets parādies, plus mīnus ap 2000 gadiem tādā plašākā mērogā, un YouTube arī kaut kur ap to laiku palika aktīva, es precīzi tos gadus nepateikšu, bet katrā gadījumā tas ir pēc 2000. Gada. Pirmsākumos vienīgā informācija bija personīgais kontakts. Un tāpēc, ja mēs nebūtu sākuši braukt uz starptautiskām sacensībām, mēs būtu joprojām vienos vārtos provinciāļi un muļķīši, neko nesaprot. Tajos braucot uz šeit, es teicu, es sajūtu jau toreiz šo te savu talantu un aicinājumu, ka es gāju pie jebkura sportista, prasīju, parād man kaut ko, pastāst man kaut ko. 80-90% stāstīja. Angļi, gruzīni, turki, lietuvieši, ukraiņi. Es komunicēju ar visiem, kas tajā laikā bija topā, visiem prasīju, visi kaut ko rādīja, no katra es kaut ko paņēmu, izanalizēju, piefiksēju un ieviesu Latvijā. Rādīju, stāstīju, ieviesu Latvijā. Tu vismaz nebija tas, kā mēs iepriekš nebija tas pelēkais Latvijas, kurš kautrējās. Nē, es sapratu, ka ja mēs to nedarīsim, mums nebūs cilvēki, kas laužās. Kā bija vispār, kad pirmās tādas, labi, tu pieminēji to zelta lāci, tas bija tas pirmās, kur jūs aizbraucāt, bet pasaules, Eiropas... 97. vai 96. gadā mēs aizbraucām uz Eiropas čempionātu Slovākijā. Tas bija tāds pirmās lielās starptautiskās sacensībās, lielu komandu, kad 20 ar autobusu braucām, tur nopietnas pasākums. Un man liekas, ka tur bija kāda 3. vieta kādam. Man liekas, ka tik nebija Dzintaram Čingulim 3. vieta toreiz. Tajās sacensībās pirmajās starptautiskajās, jā. Varā. Man liekas, ka tur bija. Man liekas, Guntars Baikols palika 4. Es varētu būt kāds 5. palika savā kategorijā 6. Diezgan labi nostartējām. Priekš valsts, kur faktiski bija tikai pirmsākumos. Tā bija pirmā reize starptautiskie oficiālie mači. Pirms tam bija tikai tas turnīrs un praktiski uzreiz bija Eiropas čempionāts Slovākijā. Tas ir, es nevaru atcerēt, 96. vai 97. Bet apmēram tajā. Tas bija pirmās oficiālās starptautiskās sacensības, kur mēs startējām kā Latvijas komanda. Jā. Tajā laikā bija arī kaut kāds valsts atbalsts jums? Nē, tikai pa saviem līdzekļiem. Varētu teikt tā, ka viss armreslings ir izaudzis pa savu. Viņš ir audzis kā hobijs. Visi dalībnieki, visi sportisti, kas ir šobrīd arī titulēti, to ir darījuši pa saviem līdzekļiem. Bišķiņ kaut kādos brīžos valsts ir atbalstījusi to svarbumu celšanas federāciju. Man liekas, ka Staņislavs Mēnesis pāris reizes bija griezies, prasījis kaut kādu atbalstu no Latvijas sporta pārvaldes. Un iespējams, ka jau tagad 2000. Gada vidū kaut kas ir ar sportu pārvaldi un valsti kaut kādi pabalstiņi un atbalstiņi ir bijuši. Es precīzi tagad nepateikšu, bet manā laikā, kad es biju prezidents,
neko neprasīju, man neviens neko nedēva un es neko neprasīju. Tas bija absolūts hobijs. Absolūti visiem. I sportistiem, i treneriem, i organizētājiem. Tas bija, kā es bieži stāstu, tas ir mūsu hobijs. Tas nav darbs, tas ir hobijs. Un pat nav ne tā kā sporta veids, tas ir hobijs. Mēs tērējam naudu, lai gūtu gandarījumu. Tātad citi cilvēki brauc medībās vai makšķerēt, mēs nākām trenēties un lausties uz rokām. Jā. Kāda vaina šādam hobijam? Nē, nu, es tieši tā arī uzskatu, ka man joprojām tas ir hobijs. Es jau saku, tas jau naudu ar to es neesmu pelnījis nekad. Neviens īsti nav Latvijā pelnījis ar to naudu. Tikai kaut kāda pirmsākuma šobrīd sāk parādīties, kad mūsu titulētiem sportistiem sāk kādu kāpēciņu. Bet nu, tās ir kripatas un tā. Tas ir tāds blakus produkts, tas nav mērķis. Jā. Jā. Faktiski, jebkurā, man liekas, teiksim tā, pat sportos, kuros grozās lielās naudas. Jebkurš sportists, ja tu aizies uz to sporta veidu ar domu, es šite tagad pelnīšu, man te nāks nauda, tur tas nenotiek. Tas nekad nenotiek. Tas nekad nenotiek. Pirmkārt, viņš beidz jau to visu sporta veidu, savu karjeru jau tur pēc pāris gadiem, ja, un jau ir saprast, ka aplausies, tam nekad nevajadzētu būt primārajam mērķim. Es tagad tuliņās taisīšu naudu ar šo. Tur arī mēs atduramies. Jā, mums labi, tad pirmajās mums jau bija medaļas, tu saki, dzintars. Kad mēs sanāk zeltus atvedām? Man liekas, ka tas bija 2001. vai 2004. gads. Bija mums tāds viens gados vīrs, kurš arī vinnēja kategorijā virs 60 gadiem, dabūja, man liekas, zelta medaļu. Tas, man liekas, 2001. gads. Tas bija tāds vienkārši, kaut kas tāds ārpus, reāli medaļa, ja? Bet, tāds tajā brīdī vienkārši tāds puisis tur bijis, gados puisis, 60 gadu. Tā kā es tagad apmēram puisis, jā. Bet tas bija apmēram 2000. Gada sākums. Man grūti visu atcerēties, bet es tā kā atceros, kad es dabūju. 2004. gadā, man liekas, es dabūju zelta medaļu. Bet es jau startēju kategorijā virs 40 gadiem. Nevis tajā standarta kategorijā, bet man jau bija 40. Es startēju masters klasē, un es dabūju tur zelta medaļu. Tas, man liekas, 2004. gads. Bet, ja tāds tie nopietnie, kas ir standarta kategorijā, standarta vecumā, man liekas, ka pirmais bija Amoliņš, kurš dabūja tādas nopietnas medaļas. Gadā, viņam, man liekas, 2 gadus pēc kārtas viņš bija pasaules čempions. Tā kā to es uzskatu par tādu nopietnu sasniegumu. Tie pārējie, tas tāds, blakus produkts atkal jāsaka, ir prieks par jebkuru medaļu, absolūti, un pat vienkārši par to, kas startējuši, bet, ja tā vienkārši grib vēsturei un atzīmēt, tad man liekas, lai pēc tam kāds to noprecizē, ja? Bet man liekas, ka pirmais bija Amoliņš, 2007. 2008. gads, un pēc tam bija vēl Žāna Činguli, kur bija arī pasaules čempioni, plus mīnus tajos gados, un Normunds Tomsons arī kaut kur tajos gados, 2008. 2009. arī pasaules čempions. Tātad 3 standarta kategorijā cilvēki, kas ir konkrēti, tas ir Amoliņš, Tomsons. Tā ir tā trijotne, no kuras es vispār sāku uzzināju par, ja neskaita Raimondu Liepiņu, tāpēc, ka mēs kursbiedri vispār sporta akadēmiju. Tad tā trijotne ir pirmā, ko es faktiski arī dzirdēju par armslingu. Jā. Viņi ir tie, kas dabūja pirmos titulus un pirmās reālās zelta medaļas pasaules čempionātā. Jā. Un viņi aizvien vēl turpina lausties, jā. Turpina pat īstenībā savās kategorijās dominēt, un uz viņiem joprojām skatās. Redz, mēs tā varam konstatēt, piebildi vienkārši atvainojos, ka iztraucē piebilde par to, ka tā mēs redzam, ka ne jau gadi nosaka rezultātu, bet pieredze vairāk. Tad varam izdarīt secinājumu, ja mēs tagad rakstītu zinātnisko darbu, mēs rakstītu secinājumu, ka jo ilgāk tu esi armslingā, jo augstāk tev ir rezultāti. Tātad pieredzē ļoti liela nozīme, nevis tikai spēkam, jo spēku var uzaudzēt gadu laikā. Gadu laikā var dabūt jebkuru formu, jebkuru. Pieredze var gūt tikai laikā garā. Un tā kā 20, 30 gadi šie cilvēki jau laužās un joprojām rezultāts. Abrīnojami, vai ne? Ja mēs tā padomājam, 20, 30 gadi, tas jau ir jebkurš cits tur sporta veidos, tu teikt, beidz, ko tu te dari, jā, ej mājās. Jā, bet tad te teikt 20, 30 gadus, tu esi armslingā un turpina darīt, jā, vēl tev ir priekšā pāris tādi paši, varbūt 20 gadi.
paralēli šim te vēstures pieejai par to, ka pieredze arī šobrīd rāda, ka titulētākie un labākie, piemēram, amerikāņu sportisti visi ļoti gados, 50, un tas pats Brezengs tikko vēl startēja, Arats, projām 50, Todzila, Hačings, joprojām vecas gados, visi gados, un joprojām startē, un joprojām ļoti augstā līmenī startē. Tā kā armreslingam, godīgi sakot, top vecums, tas ir 20 līdz 50, es varētu teikt tā. Tā kā nav pat svarīgi, ka tu esi sācis, jo Hačings sāk pēc 40 vispār. Jā, viņš vispār par to... Tātad nav svarīgi, ka tu esi sācis, svarīgi ir dotības un paša attieksme, jā. Tā kā pats tas kulminācija no 20 līdz 50 gadiem var izvēlēties, kurā vecumā tu gribi sākt un vinēt, jā. Tā kā neviens, lai es vairāk nedzirdētu šitos te tekstus, ja es būtu sācis tavā vecumā, nē. Nē, nekādā gadījumā, jo es godīgi pat teiktu tā, kad armreslings, arī, ja rakstītu tagad zinātnisko darbu, es būtu profesors, es stāstītu tā, ka, ziniet, pārāk strauji sākt armreslingu nevajag, jo nav gatavs saites. Armreslingā ļoti liels slodzi uz saitēm. Un satraumēt saites un locītavas ir ļoti ātri un ļoti vienkārši. Un pēc tam viņas ārstēt ir ļoti grūti un bieži pat neiespējami. Līdz ar to ar armreslingu es nesteigtos. Tie, kas grib mācīties armreslingu, es viņus ļoti vienkārši, ļoti pakāpeniski, ļoti vienmērīgi, bez lielām slodzēm sāktu mācīt un paralēli liktu ļoti daudz strādāt ar savu ķermeni, ko es pieminēju sākumā, ielu vingrotāji, pievilkšanās, atspiešanās, pumpēšanās, visādi šādi ar savu svaru. Darbs ar savu svaru būtu tieši efektīgāks šai te bāzei, lai sagatavotu cilvēku lausties. Jo esmu pamanījis, ka tomēr tie, kas sāk 16, 17 gados, viņi tomēr kaut kad notraumējās, agrāk vai vēlāk. Jā. Mums ir daži talantīgi cilvēki, kas ir sākuši 16, 17 gados, Krasovskis, Ulmanis, viņi sākuši ātri, ļoti labi nostartējuši, ļoti talantīgi, visi brīnišķīgi, bet viņi ir iedzīvojušies traumās. Un šīs traumas viņiem ir uztaisījuši tādu bedri karjerā. Vai viņi tiks ārā no šīs bedres, netiks, to laiks rādīs, bet tieši šis te straujais starts, lielās slodzes, tieši sacensības slodzes, jo tur jau tu vairs nevari sev nobremzēt. Tu jau, kad ieslēdzies un tev ir jācīnās par rezultātu, tu ej uz pārslodzēm. Un ir cilvēki, kas mēdz ieslēgt vairāk nekā viņa ķermenis spēja nest. No turienes rodās šīs traumas. Un viņas pamatā rodās saites un locītavas. Muskuļi jau tā netraumēs. Šādi tad gadās norev kāds muskuli, bet visbiežāk tomēr locītavas saites plīst. Un, teiksim, ja man tagad atkal būtu jāraksta kāds Es teiktu, ka nevajag steigties ar armreslingu jauniem cilvēkiem. Īt sevišķi, trenēties var. Nevajag startēt un ar lielām slodzēm strādāt. Pakāpeniski, jo saites un locītavas tomēr nostiprinās ar laiku, nevis uzreiz. Muskuli var ātri uzaudzēt un mēnešu laikā, bet... Jā, tas ir to, ko daudz varbūt nesaprot. Jā? Nav jau nekas tāds, ka tu tev pasaki, kā es varu uztrenēt savas saites. Man ir tāds jautājums. Nevar. Uztrenēt arī muskuli. Var padarīt spēcīgāku muskuli treniņu rezultātā. Bet saite tev, protams, treniņu rezultātā viņi turpinās tikai daudz garāka treniņu rezultātā. Tikai garāks treniņš, jā. Un bieži, tas jau novērojams, ka tas nav mēnesis un 2, tie ir gadi. Tomēr gadi vajadzīgi, lai sagatavotu tādām slodzēm, kāds bieži ir armreslingā. Tas ir tas mīnus armreslingā. It kā viņš ir ļoti pieejams sporta veids, ļoti ērts, ļoti demokrātisks. Bērni, sievietes, jauni, veci, vīrieši, visi var darīt. Bet pastāv šī traumas iespēja, kas tomēr bišķiņ tā kā, tā ir tāda maza ēnas puse šim sporta veidam. Pēc arī, pieņemsim, bieži ir, tās smagākās traumas, kas ir bieži vien gadījies redzēt, pieņemsim, pie galdiem arī sacensībās, arī pasaules čempionātos, Eiropas. Tie roku lūzumi. Biežāk es redzu tiešām, ka tie ir jauni puikas. Viņi salīdzinoši gados jaunāki. Jā, parasti novērojums, atkal tas jau ir gadu 30 un vairāk novērojums, visbiežāk salauž neprofesionāli sportisti. Tas pats par sevi, jā? Jā, ne tikai tā, ka neprofesionāli vispār cilvēki, bet neprofesionāli sportisti, kam ar sportu vispār nav bijis sakars. Jo tas ir tāds pirmais novērojums. Otrs novērojums, kad esmu redzējis, kad rokas salauž ļoti labi ar labu muskuļu konstitūciju ķermenis, tātad varētu teikt bodybuilderi ķermenis ar roku salauž. Tātad viņam ir labi ātri uztrenēta muskuļu spēks, kurš ir strauji uzaudzis dažādu iemeslu pēc,
bet kauli un saites nav tikušas līdz šim procesam. Un ir bijuši tā, kad atnāk tiešām lieliem muskuļiem cilvēks pie galda un salauž roku, un kā visbiežāk es jau stāstu, ne jau pretinieks tev salauž roku, parasti cilvēks pats sev salauž roku. Nostājoties kaut kādās nepareizās pozās un nepareizos leņķos, un bieži vienkārši tāda ķermeņa īpatnība, jo, kā es teicu, nekas neliecina, ka būtu jālūst un roku ņem un salūst. Ir tādi gadījumi bijuši. Un tiešām trenētiem muskuļainiem ķermeņiem. Tāpēc ir tas novērums, ka tām saitēm un kauliem tomēr ir ko jādara kaut kas arī vēl. Tas faktiski ir jādod laiks. Jādod laiks, tieši tā. Jādod laiks. Jādod laiks, lai uzaug, jā. Nobriest, tiešām ķermenis ir pilnībā nobriets un viņš ir gatavs tām slodzēm. Tas tāds novērojums, jā. Tā kā vēl kādi jautājumi varbūt. Protams, vienkārši tagad tikko tā aizdomājas, sāk domāt mēs par tiem puikām, tiem jauniem. Tikai tur jau par Kristapu pieminēm, par Vladislavu, es atceros, Kaspars Grāvs tur 13 gados laikam aizbrauc, jā. Viņi visi sāka vienlaicīgi, jā, kā Grāvs, Kaspars un Krasovskis, viņi praktiski kopā braukāja sen jau, tiešām no 13-15 gadiem no Salaspils. Un es tā domāju, bet tur jau tā problēma. Tie ir tie, kas ir tie jaunie džeki, kuri izsitās jau, tagad šobrīd jau kotējās mums Latvijā topā, augšgalā. Tā problēma jau viņos ir tāda, ka tad, kad viņi sāk ielikties tajā sportā, viņi ir, jauni, viņi ir enerģiski, viņi grib daudz, viņi grib uzreiz, un viņi arī tiešām maut tajās slodzēs, tiešām milzīgās slodzēs. Tā kā, grūti jau ir apturēt, jau reizēm tos puikas vienkārši, Nē, apturēt nevar. Nē, cilvēks jau, kad ir mērķtiecīgs, tas ir pozitīvi. Nē, tas ir pozitīvi, ka viņi mērķtiecīgi un darījuši un visu. Varētu teikt, es tik priecājos par to, ko es redzu, kā tie jaunie, tieši tā, sāk 13 gados un šobrīd ir pieauguši cilvēku, projām darbojās. Un tad, es redzu praktiski to pašu, ko es sevi esmu redzējis. Es redzu tā kā savus spoguļu attēlu, jā. Es tāpēc tik priecājos, ja, kad tās entuziasmas ir palicis jau, kā es teicu, viss ir sācies tikai tāpēc, ka man šis sporta veids patīk. Kāpēc patīk, paskaidrot neviens nevar. Es esmu atradis tādu, filozofiski pārdomājot, kāpēc, tāpēc, ka sanāk. Esmu novērojis, ka cilvēki iet uz to sporta veidu, jo sporta veidu ir ļoti daudz. Parasti izvēlās to spēju, kur viņam sanāk. Tātad, ja tu kaut kādā savā dzīves posmā sajūti, ka tev sanāk kaut kāds sporta veids, futbols, basketbols, volejbols vai armreslings, vai tev ir labas dotības uz trenēšanos, un tu sajūti šo, tad cilvēks parasti arī pieķerās šim sporta veidu. Jo kā savādāk paskaidrot, kāpēc tu esi izvēlējies konkrēto sporta veidu? Grūti paskaidrot. Reti, kad jau izvēlēsies kaut ko tādu, kas tev nesanāk. Vot par to. Tāpēc, jā, tā ir man tāda jau novērojums. No malas paskatīties, jā, bet tāpēc man patīk. Nē, skatīties tā ir cita lieta, jā. Skatīties vien, bet pašam trenēties. Tieši ir motivācija tad, ja sanāk, jā. Un kā to atrast? Vienkārši jāpamēģina. Tāpēc es teicu, es sāku savu karjeru tādā veidā, un armreslinga karjeru Latvijā, ka es devu visiem iespēju pamēģināt. Un skatījos, runāju, virzīju. Un tā kā es sajūtu, ka es sāku bremzēt, dažādi iemesli pēc, tad arī to iniciatīvu pārdevu citās rokās, un man ļoti priecē tas, ko es tagad redzu. Tas, ko izdarījis Raimonds ar šo sporta veidu, man tikai tas priecē. Rezultāti ir ļoti labi, visādā ziņā labi. I mediju ziņā, i attīstības ziņā, i sporta ziņā, i cilvēku ziņā, visi brīnišķīgi. Es jūtos ļoti gandarīgs un priecīgs par to, ko es redzu, kam bāzi savu laiku, 20 gadus atpakaļ, 30, esmu ielicējis. Prieks redzēt savu darbu rezultātus, jā. Ka tas turpinās un attīstās, jā. Ļoti labi un galvenais, lai tas vēl turpina noteikti, kur augt. Jā, būs kur augt, ir kur augt. Lai nākošais cilvēks, kurš pēc Raimonda nāks un lai vēl ar tādu entuziasmu. Jā, lai nezaudēt to tempu, jā. Jo temps ir ielikts ļoti labs. Vajag aizskrējuši. Rītīgs temps, jā. Maza valstiņa ar tik mazu cilvēku skaitu un tik maz neizteiktiem sportistiem, kas ir tieši šajā sporta veidā, starptautiskā līmenī atpazīstami, kurā ir simtiem valsts. Ļoti labs. Ir mūsu kopējais darbs, jā. Ja cilvēki, man liekas, arī reizēm atved kaut kāds zelta medaļas. Kaut kādus medaļus. Tur Sandra tikko bija atbraukusi, jā, viņa mums atveda, parādīja pēdējā tagad pasaules čempionāta medaļu.
sudraba medaļu. Mēs, protams, bijām nenormāli stāvā sajūsmā par viņiem, ja, ko viņi ir izdarījuši. Es tādu, tur stāstu arī, protams, darbā. Tur, es saku, tur Sandra mūsējā, tur atveda sudraba medaļu un tā. Forši. Viņi nezina to. Bet redzi, sporta veidi ļoti daudz. Un tomēr Latvijā ir prioritāri sporta veidi. Ir, par ko ir absolūti interesi, gandrīz lielākai daļai. Un ir sporta veidi, kas ir tikai savam lokam, savam entuziasmu pulciņam. Teiksim, par armrestlingu varētu interesēties tikai tiem, kam patīk armreslings, un dažādiem spēka sporta veidiem. Tieši tāpat kā mums interesē armreslings, un varbūt man patīk kaut ko zināt par strongmeniem, kaut ko par powerlifteriem, kultūristiem. Es tā pasakoju līdzi ar vienu aci. Bet tajā pašā laikā es nepārāk sekoju ne futbolam, ne basketbolam. Man šie sporta veidi tā kā ir viņi, nav viņi, un tieši tāda pat attieksme uz otru pusi ir. Vienkārši proporcionāli tas sporta veids ir daudz, daudz populārāk. Līdz ar to prasīt no viņiem, lai viņi zinātu, ka Latvijā ir titulēti pasaules čempioni armreslingā. Kas tā? Tā ir realitāte. Mēs neraudam. Mēs vienkārši konstatējam faktu. Tā noslaukam asats un turpinām tālāk. jā, mēs neraudām. Jā, tā kā tas nav. Tagad mēs pieskārāmies pie šīs tēmas tagad tālāk. Kā tev pašam pirms, tagad no malas tā skatoties, kā tev liekas, kur vēl mums ir vieta armreslingā, kā tādam vieta izaugsmē? Vēl varbūt varētu. Būtu forši, ja veidotos vairāk reģionālai centri. Tomēr armreslings vienmēr visu šos gadus no manas sākšanas līdz šim brīdim tomēr ir pārāk koncentrēts Rīgā. Pārāk daudz koncentrēts Rīgā. Manā laikā viņš praktiski tikai bija Rīgā. Tad, kad es biju prezidents un es nespēju reģionos neko attīstīt, es mēģināju ieminēt, bet tajā laikā nebija reģionos. Vispār izņemot Salaspili, ko varētu arī teikt praktiski Rīga. Bet tagad ir pāris vietas, tad Daugavpils kaut ko dara, Valmiera kaut ko dara, Saldus kaut ko dara, ir kaut kāda pāris. Jelgava tagad ļoti aktīvi ir. Šobrīd Jelgava praktiski ir otrā vietā, absolūti pēc Rīgas. Jā, tā kā, ir, un gribētos būt, lai vēl, jo vairāk būtu šādi reģionālie centri, kuros trenētos nevis 1-2 cilvēki, bet 20. Un tad varētu savā starpā sacensties, tad sacenšoties, tas līmenis kopējais augt viennozīmīgi. Tā kā tas būtu tāds veids, ko vajadzētu padomāt, un es ar Raimondu esmu to runājis. Jo tas, ka Raimonds šobrīd ļoti aktīvs starptautiskā līmenī un mediju līmenī, tas viņam atņem tieši šo te iespēju pievērsties tieši Latvijas tam vietējam līmenim. Nevis tāpēc, ka viņš negribētu, viņš vienkārši fiziski nespēja to viens cilvēks nespēja. Un es esmu par to runājis un ierosinājis, padomāt, viņš arī saka, ka viņš par to ir domājis. Varbūt atrast kaut kādu cilvēku tādā amatā, kurš gribētu tieši vairāk koncentrēties uz Latvijas vides, teiksim, un armreslinga attīstību Latvijā, koncentrēties. Tas, ka Raimonds ir federācijas vadītājs, viņam pa grūti visu izdarīt vienam. Ja? Es vienmēr esmu ieminējies, atrod kādu cilvēku un meklēju, un viņš teica, ka meklējot, bet viņam ir jārodās pašam. Tā faktiski arī ir. Ja viņš pats atnāks, tā būs tā kā, Dievu dāvana. Es gaidu jau kaut kāds gadus, un nesamelošu kāds gadus, 4-5, toču gaidu šādu brīdi, kad parādīsies kaut kas tāds. Tā pati Kurzemes puse maz, vai ne? Nē, visur ir maz, izņemot, kā es nosaucu esošos. Tur šobrīd tā ir tā Daugavpils puse, kur ir Šeidis darbojās, un Jelgava, kur ir ļoti aktīvi Blūmaņi darbojās, Jā, bet nav daudz, varētu būt vairāk. Kur mums ir Liepāja, kur mums ir Ventspils, kur ir kaut kāda, es nezinu, Salatsgrīva, tur es nezinu, kaut kāda Madona, Aizkraukle, kur ļoti švaki. Ir kur vieta, tā kā tas ir tas, ko es redzu. Otrs loģiski vajadzētu atrast kādu no mūsu vecajiem profesionāliem sportistiem, kurš ir gatavs vairāk pievērsties tām darbam, ko daru es. Es neesmu mūžīgs. Es neesmu mūžīgs. Mans laiks iet, un es gribētu redzēt, kurš būtu spējīgs būt tāds teorētiķis kā es, jo šobrīd starp esošiem līderiem tā nav. Nav, tā ka nemaz. Pat ar visiem nosauktajiem uzvārdiem neviens nav tāds, kurš varētu būt šāds te līderis kā treneris. Kā sportisti viņi brīnišķīgi, var cepuri nost. Bet treneris tas ir bišķi savādāk.
Tā kā, ja mēs atradīsim kādu, kurš redz sevī šo potenciālu, loģiski, ka viņš var būt arī sportists, tas jau nav izslēgts. Vienkārši es gribu atrast tādu cilvēku, kurš varētu pildīt to funkciju, kur pildu šobrīd es, un attiecīgi vēl paspēt ar viņu pastrādāt, lai ievirzītu to virzienu, saglabātu to, ko es daru. Jā. Es gribētu vēl paspēt. Varbūt mums ir jāapdomā tāda lieta, nezinu, ārmeslīga. Grāmatas par ārmeslīgu. Grāmata, jā, bet esmu pa slinku, lai uzrakstītu. Esmu absolūti slinks. Tas ir, es zinu sevi, man sev būtu grūti, bet ja kāds uzņemtos to organizēt, kā var redzēt, es muldēt var te bezgalīgi, jā. Ja kāds to visu ieraksta un pēc tam uztaisa analīzi, izvelk tēzes un saliek to kaut kādā grāmatā, tas būtu baigi interesanti. Es domāju, ka daudzi interesētos par to. Teikt, man ir daudz ko. Runāt es varu bezgalīgi, bet es negribu sākt būt tas, kurš uzņemās šādu grāmatu rakstīt. Es varētu būt kā līdzautors, konsultants, kā atbalsts, bet ne kā līderis. Kā es teicu, es jau, es zinu sevi, es zinu savu potenciālo varēšanu, esmu labs konsultants un labs treneris. Es varu pastāstīt, bet es vairs negribu uzņemties. Ir gadi tādi, ka es negribu sākt būt kā līderis un uzņemties. Bet ideja laba, es tikai par. Es būtu arī tikai par. Es būtu tikai par. Jā, tā kā šis te ieraksts jau ir daļēji kā pamats tam, ko tu tikko minēji. Es domāju, ka šis ieraksts un varbūt vēl viens iepriekšējais ieraksts, ko es kaut ko līdzīgu esmu runājis Raimondu kopā, mums ir kaut kādi 5 gadi. Jā, tur iekšā kaut kas līdzīgs, ko mēs tagad runājam, praktiski mēs daudz ko atkārtojamies un laižam uz riņķi, bet tas nekas, kas saka atkārtošanas, jo tur pēc tam var salīdzināt fakts, paskatīties, vai es kaut kur nekļūdos, jo man ar tiem gadu skaitļiem bīžiem ir nobīdes, jā, kā saka. Labi, tas ir piedodami, bet jā, jo atzīšos, es neko savā dzīvē neesmu pierakstījis, nekad. Tad viss, ko es runāju un daru, es turu tikai savā atmiņā. Arī faktiski viss tās gudrības, ko visi pasniedz. Es neesmu pieraksts taisījis no 10 gadu vecuma. Nekad. Es pat skolā nerakstīju ne mājasdarbus, nepierakstīju stundā, nerakstīju diktātus, nerakstīju sacerējumu. Es nerakstu neko. Es visu, ko es redzu un dzirdu, atceros. Un analizēju. Es varu neatcerēties konkrētus datumus un faktus, bet es atceros kopbildi. Tāpēc es kādreiz pa datumiem un kaut kādiem sīkumiem faktiem es varu kaut ko piemirst, bet es būtību redzu un konstatēju būtību. Tāpēc, tā ir mana īpatnība, es neko nepierakstu. Tāpēc šis ieraksts ir ļoti labi, tāpēc, kad šādā veidā es tomēr esmu kaut ko piefiksējis, kaut kur visumā ir piefiksēts kaut vai tā vēsture, ko es tagad stāstu, jo viņa rakstiski nav neko. Šie divi ir ieraksti praktiski vienīgais liecinājums tam, ko es varētu pastāstīt šobrīd. Ja? Datumi un tādas lietas, lai paliek vēsturniekiem. Bet lai meklē, jā. Jā, ir tie, kam interesē precīzāk. Es zinu, ka Damoliņš ļoti labi datums atcerās. Viņš arī gandrīz no pirmsākumiem ir, tā kā es domāju, kad ar viņu sarunu, kad uztaisīs. Jā, viņš tev saliks pa datumiem ar visiem pulkstenis cikos. No šitiem diviem ierakstiem no tavu un no Damoliņa mēs varētu arī sākt to grāmatu rakstīt. Jā, būtu tas pamats, kam ielikts, jo runāt jau var saka daudz ko. Es domāju, ka Liepiņam ir sakrājies pa 10 pēdējiem gadiem, ko tik daudz stāstīt tieši vēsturei, tieši attīstībai ārmeslīgu, tur ir, viņam būtu ko stāstīt. Tā kā redzi, vēl 3-4 cilvēki un pasties veselu grāmatu. Skaidrs. Mums vajag atrast kādu, kurš grāmatas labi. Salikt to tā smuki, salikt, lai viņš ir interesanti iepazīties. Jo tas jau varbūt audio grāmata, jau nav jābūt obligāti rakstīt. Tad mums vajag kādu ar baigi labo balsi tādu. Jā, nostādīt, kurš var lasīt tekstu kaut kādu. Tagad jau redzi, nav jau viss obligāti uz papīra jāliek. Visi cilvēki arī reti salīdzinoši, ja mēs tā paskatāmies. Vairāk jau tiešām vizuāli, vai video, tieši vai audio. Un neko baigi garo arī neviens negrib klausīties. Pat šito ierakstu neviens nebūs spējīgs noklausīties līdz galam. Es domāju, ka tu kaut ko izgriezīs ārā un kaut ko pieslīpēs, un tad tas būs klausāmāks nekā tas, ko mēs, teiksim, online laižam. Ja? Tas ir viņa darbs. Jā, tā kā, lai tas būtu modernam cilvēkam vieglāk uztverams, jo mēs bišķi peldam no tēmas uz tēmu, un ne katram jaunietim tas ir pieņemam. Jā, mums ir interesanti par to runāt, bet jā, kādam no malas tas nebūs tik interesanti. Labi, tad uz beigām. Kāds ir, pieņemsim, tavās acīs, šis kā pēdējais tavs jautājums, tavās acīs top 3, var arī pasaulē, ārmesleru šī sporta veida vēsturē? Pirmais ir paliekošais, un to neviens vairs neapstrīdēs, ir Brezengs. Džons Brezengs ir absolūti
mans top favorīts, un arī jebkura praktiski armreslinga favorīts, praktiski ar to neviens nestrīdās. Par otro vietu šobrīd ļoti daudz strīdās, bet jāsaka man, kad es to, ko uzskatu visi, ka tas ir Larats, es tā neuzskatu. Man viņš nav simpātisks nekādā ziņā. Nekādā. Nekā sportists, nekā cilvēks, nekā armreslers. Man viņš nepatīk. Un tāpēc es viņu nekad nelikšu otrā vietā. Bet, teiksim, pasaules līmenī kādreiz bija ļoti spēcīgs un perspektīvs bija viņš tāds ļoti izteikts talants, viņam jebkurš sporta veids padodās. Bobslēju. Jā, viņš pēc tam pārgāja uz bobslēju, bet aizgāja no armreslinga. Tad viņš ļoti strauji uzauga un ļoti strauji, teiksim, aizgāja, bet ja tā saka, kā armreslers tāds vēsturē, es viņu varētu pieminēt, jā, jo pēc tam varbūt paskaidrošu, kāpēc. Jo ir jau it kā vēl titulētāk un zināmāk tur Cepļenkovs un tur visādi tādi tipāži un nemaz nerunājot par visu amerikāņu plejādi, ja, tiem pašiem Hutchingsiem un Roniem Bātiem un to dzilu un tur visi šitie te, tur vesela plejādi ir, ja. Visu cieņu, es visus cienu, visu atbalstu, bet ja man jāizvēlās tops, tad tas nosacīt ir vēsturiskais tops. Jā. Nevis konkrēti šobrīd. Jā. Vēsturiskais tas ir Džons Brenzengs, Aleksejs Vojvoda, jo viņš tajā savā periodā bija vienkārši tā kā fenomenāls. Trešais ir Jānis Amoliņš. Arī mūsējais tika. Jā, mūsējais tika top 3, jā. Jānis Amoliņš, absolūti mans favorīts armreslers, kā cilvēks, sportists, pasaules līmeņa. Tāds reitings mans, bet loģiski, ka tur varētu, es te ilgi un dikti varētu tos uzvārdus teksēt un stāstīt, jo katrā no šiem 30, 40, es pat 93. gadi, ja tagad rēķins, tas sanāk 30, tātad virs 30 gadiem tādas intensīvas darbības, loģiski, kad ir ļoti daudz talantīgi un spēcīgi sportisti bijuši un ļoti daži ļoti simpātiski, daži pārāk, bet tā, ja tā pasaules līmeņa rangāt šie tie vēsturiskie, tas. Loģiski, ka tur ir tādi uzvārdi, kā tur. Pajauts tur tāds uzvārds, kā Cipļi. Bijuši, daudz dažādi cilvēki ir bijuši, ko varētu saukt bezgalīgi. Šobrīd ir ļoti daudz talantīgi, un Latvijai vēl vesela plejādi, kas man ļoti patīk, jā, tas paticis tos pirmsākumos ļoti. Tagad bišķi nokrits reitings viņam ir, bet tā kā viņš bija topā, man tehnisks un es vēl ceru, ka viņš atgriezīsies. Es sēžu un gaidu, ka viņš atgriezīsies, jo viņš šobrīd nav vēl tajā formā, ko teiksim, forma varbūt ir, rezultāti nav vēl tajā. Jā. Forma varbūt es redzēju, viņu te pagājušajā nedēļā redzēju, forma ir, tagad vēl jāgaida, lai ir rezultāts. Tā kā nē, ir arī Latvijā, kas saka, mani top sportisti un te varētu lielīt vēl veselu plejādu, bet tā. Ja tāds bija jautājums par pasaules top, tad tas ir Brenzengs, Aleksejs Vojvoda un Jānis Amoliņš. Jānis Amoliņš, godpilno trīnieku. Jā. Vai tādā secībā tieši, vai kā? Nē, es pat, jā, vienkārši top 3. Jā, secība katrs, lai pats liek, bet es saku, un tagad varbūt bišķi paskaidrošu, kāpēc šeit nav Cipļenkovs iekšā un Larats. Es jau par Laratu bišķi pateicu, un par Cipļenkovu ir tieši tas pats. Cipļenkova rezultāts ir sasniegts pārāk negodīgā veidā. Otrkārt, viņš ir slikts armreslers. Viņš nemāk lausties. Viņš ir ļoti stiprs, ļoti rezultatīvs, bet tehnikas viņam nav. Viņš nemāk lausties. Tātad cilvēks savu rezultātu ir sasniedzis tikai tāpēc, ka viņš ir nežēlīgi stiprs pateicoties papildus metodēm. Jā. Un tas manī cieņu neizraisa nekādu. Tā kā nekādu. Man izraisa cilvēki, kas ir gadus rādījuši rezultātu un tehniku bez šīm te papildus vielām. Es blakus neesmu stāvējis. Nevienam pie rokas neesmu pieķēris, bet man ir acis un pieredze, lai saprastu, kurš kā ir attīstījies. Jā. To jebkurš ir jebkurā spēka sportā bijis kaut ilgāk. To uzreiz var ātri saprast. Tāpēc ir šis te reitings. Jā. Tā kā ļoti daudz sportisti ir ļoti forši un talantīgi un arī varētu teikt pat bezgalīgi varētu skaitīt, bet tā.
Piemēram, mēs tur arī varam piekrist, no manas viedokļa, jā, piemēram, Devons, es nevaru neko strīdēties to, ko viņš ir iedevis kā popularitāti. Jā, medijos viņš ir ielicis, bet viņa tas medijs ir vairāk skandalos nekā pozitīvs. Jā, varbūt tas var būt. Un redzīgi, kā mēs zinām, kad nav svarīgi, ko par tevi runā, svarīgi, lai runā. Viņš ir gājis šo ceļu, lai tikai par viņu runā. Pozitīvi, negatīvi viņam vienalga. Man šī pieeja nav pieņemama. Man pirmsākumos Larats patika. Man ļoti patika. Man patika sākumā, kad es biju tikko ārmeslīgā. Man patika. Tāpēc, ka viņš bija skaļš, jā? Larats bija skaļš, bet viņš arī bija spēcīgs. Par spēku es jau nesaku, ka viņš nav spēcīgs. Viņš joprojām ir spēcīgs un titulēts un spēcīgs. Un arī tehnika viņam ir savdabīga. Man viņa nepatīk, bet viņa ir laba. Kļūda ir tas, ka daudz mēģina kopēt to. Jā, viņa ir laba priekš viņa. Tieši tā. Man varbūt atkal vēl bišķiņ pielikšu, pēc tam sagraizīs un saliks kā vajag. Redzi, ar tām tehnikām ir tā, man bieži arī te jaunieši prasa tehniku kādu. Ir nosacīti 3 pamattehnikas, bet 3 tādas klasiskās. Bet no viņām ir atvesinājumi visām. Nav. Tas tāpat kā cilvēks stāsta, kas saka, ir sangviniķis, holēriķis un trešais variants aizmirst. Histēriķis, ja? Nav nekad tīra. Ir parasti kaut kur pa vidu. Un ārmeslīgai tāpat ir it kā 3 pamata pozīcijas, kurās laužās, bet viņas nekad nav tīras un viņas pārplūst vienu uz otru. Un galvenais, ka katrs cilvēks piemeklē savu veidu, kā uzvarēt. Pilnīgi katrs. Un tas ir atkarīgs no daudziem faktoriem, visbiežāk no tavas antropometrijas, no tavām dotībām, no tavu ķermeņa iespējām. Un pateikt, ka viena tehnika labāk par otru nevar. Bet, ja cilvēks ir apguvis 3 klasiskos veidus, viņš pats var atrast savu veidu. Jo atrast savu veidu, nezinot 3 pamatelementus, ir grūti. Var. Talantīgi cilvēki var visu kaut ko. Bet daudz grūtāk, mazāk efektīgi, garākā ceļā. Bet, ja tu zini pamatus, aizmācu pamatus jauniešiem, un tāpēc cilvēki, kā klasiski toprols, tur āķis un sāns, 3 ir pamattehnikas. Bet Larats ir izkopis savu tehniku. Un viņš laužās tajā savā tehnikā. Man viņa nepatīk, bet viņa ir rezultatīva. Un tātad, ko var teikt? Laba tehnika priekš Larata. Tieši tā. Ja? Tātad, un tāpat man bieži ir, tepat Latvijā ir jautājuši, un arī es mūžīgi saku, kad man pagājušais ņēma interviju, man prasīja, kurš ir titulētākais Latvijas sportists. Latvijas titulētākais un manā reitinga tambulā visaugstākais Latvijas sportists. Es nosaucu Normundu Tomsonu, tāpēc, ka viņam ir rezultāts visilgāk bijis. Viņš ir visilgāk Latvijas absolūtais čempions. Tāda precedenta nav, tāpēc, ka mums nav tik garas vēstures, lai būtu bijis cits parādījies. Jā, un ņemot vērā to, ka viņš tomēr ir arī svaru kategorijā lielāks par Amoliņu un Antonoviču vienmēr bijis, kas ir mūžīgie viņa pretinieki bijuši agrākos laikos. Ja? Līdz ar to viņš bija absolūtais čempions Latvijā ilgus gadus. Un tāpēc es viņu nosaucu par savu laiku, varētu teikt, Latvijas vēsturē vistitulētāko, visslavenāko, visredzamāko personu. Viņam visvairāk tituli ir tādā ziņā. Starptautisko viņam vienādi kā ar Amoliņu, man liekas, ir, bet Latvijā šis cilvēks. Bet, redz, es viņu ieliku pasaules reitingās. Kāpēc? Tomsonam Tomsonam, Normundam ir sava tehnika. Es to tehniku neuzskatu par labu, bet viņi ir labi Tomsonam. Un Tomsons ar šo tehniku ir vinējis ļoti daudz un arī ļoti titulēts sportists. Bet tā tehnika ir laba priekš Tomsona. Un tādi paraugi ļoti daudz. Pasaules, ļoti daudz pasaules ļoti efektīgi lauzējumi ir sava īpatnējā tehnika, ar kuru viņi laužās, kas vispār ir nesmuka, slikta, nepareiza, bet strādā. Galvenais, ja tu priekš tev tas strādā, tad... Jā, tieši tā, un tev ir jāatrod to, kas tev strādā. Tāda maz atkāpīt, jā. Varbūt vēl kaut ko var iebliest, mēs pēc tam var samontēt kaut ko. Man jau zin, kā nāk ārā, es te varu sēdēt vēl stundu. Es tā skatos, jā. Tikai man vajag uzdot tēmu, jau redz, ka man uzdot tēmu, man vieglāk uzreiz ieslēgties. Uzreiz viss, mēs tikai paprasīju top 3, paskaties, kur mēs aizpildējām. Jā, par Normundu Tomsonu tehniku. Es nevienu negribu apvainot un apbežot. Es vienkārši konstatēju faktu. Un tas ir mans novērojums, tas ir mans viedoklis. Ja? Mans viedoklis nav obligāti vispareizākais, kā bieži tagad YouTube saka, jā, jūs varat ticēt, varat neticēt. Jā, katrs cilvēks ir tiesīgs savu viedokli. Jā, tas ir mans viedoklis, jā.
Ja kāds apvainojas par manām domām, piedod, tā vairs nav mana problēma. Tā ir tā problēma. Es cienu visus, atbalstu visus, un es vēlu veiksmi visiem mūsu Latvijas ārmeslīgu sportistiem. Man nav nemīluļu Latvijas sportā. Galvenais, jā. Jā, mans nemīluļs ir vizuāli Larats. Man viņš kaut kā ir nokaitinājis. Skatoties, es skatoties to, ko viņš tur dara, man tas nepatīk. Vienkārši nepatīk, un es vairs neskatos. Man tas pats balagāns nepatīk. Jā, man kaitina. Tur tiešām, klausies, es redzētu, kā jūs laužaties, kā tu laikā pie galda. Jā, un strīdies ar tiesnesi. Strīdies ar tiesnesi nepārtraukt. Man nepatīk. Un žēl ir vienmēr cilvēcīgi kā tiesneši. Es kā pats kā tiesājot, man viņi ir vienkārši žēl. Tā. Labi tad, jā, kas saka, ja papildus jautājumu nav. Šī, man liekas, bija ļoti izcila saruna. Izcili. Man pašam patīk, es te sēžu un klausos. Es varētu atkal, ja kādam tas interesē, tātad mans viedoklis par Laratu. Jā, viņš ir sācis arī nepārāk strauji un agri. Viņš ir sācis, kā viņš bija tur armijnieks Kanādā un tā, un sportisks cilvēks un kaut kādā ziņā talantīgs, bet sākumā jau viņš nekāds dižs rezultāts nerādīja. Vienkārši laiku gaitā ar pareizu attieksmi viņš ir attīstījis sevi. Un tā, kad viņam lauzās sākumā savos gados, 30, 40, viņam tomēr tā tehnika bija simpātiskāka. Ja? Bet mums visiem tiem, kas ilgi laužās, veidojās mikrotraumas un arī nopietnas traumas. Pateicoties šīm traumām, veidojās cita tehnika. Tātad tu sāc izmantot ne to, ko tu gribi un ko tu zini, kas ir vajadzīgs tehniku, bet to, ko vari izdarīt. Tad ir kaut kāds muskuļu grupas un kaut kādi leņķi, kuros tev neturās tā roka tā kā vajag. Tu esi spiests izmantot kaut kādus manevrus un piegājienus, lai apietu šī problēma ar savām bijušajām traumām. Laratam tas ir ļoti tipiski. Ja? Viņš šobrīd laužās tāpēc, ka viņš nevis tā grib, tāpēc, ka tas ir vienīgais veids, kā viņš var. Ja? Un nelaimi tā, ka viņš grib zem šīs savas jaunizveidotās tehnikas, kas ir radusies pateicoties tam, ka viņam ir bijušas šīs traumas, viņš mēģina pavilkt visus tiesnešus apakaļ, lai tiesā tā, kā viņam vajag. Tas saucamais Kings Moves, ka viņš gribēja mainīt palikņa augstumu, tikai tāpēc, ka viņam tā būs vieglāk uzvarēt, tā nav laba zīme. Ja? Tas nav sportiski, tas nav pareizi, un izmantot savu popularitāti un savu reitingu tikai šī iemesla, lai uztaisītu sev ērtāk. Iedomājies mainīt noteikumus sportveidā, lai uztaisītu ērtāk sev, tas ir zemiski. Un, kā es teicu, man tas nepatīk, kā viņš tā uzvedās. Tad, kad es šādi paskatos viņa ieraksts, viņa klipus, ko viņš tur liek, viņš ir pārāk augstprātīgs, nepamatot prātīgs. Ir daudz stiprāk puiši pat uz šobrīd. Viņš ir reitingā pasaulē 4., 5. Reāli pēc spēka, ja viņam pareizā brīdī pareizes džekus nolikt priekšā, kas viņa laustos, tie viņi vinnētu vienos vārtos. Vienkārši parasti iznāk tā, ka viņam piemeklē tā, lai viņš kaut ko var vinnēt. Jā. Tas arī redzi tas pats popularitātes triks. Kāpēc viņam likt, ja viņš sāk zaudēt, viņš zaudēs savu popularitāti. Viņam nevajag to. Viņam liek pretī tāds pretinieks, ko viņš tajā brīdī var vinnēt. Tas tā no malas ir redzams. Redzi, parasts skatītājs to nezina, neredz. Es to redzu. Kā es teicu, es redzu cilvēku, es redzu, vai tas cilvēks var vinnēt vai nevar vinnēt. Un es pat zinu, viņš ne mani var vinnēt, es redzu, ka viņš var vinnēt Laratu. Tātad cilvēku, kuru noliek Laratam priekšā, es saprotu, viņš var viņu vinnēt vai nevar. Es jau zinu to iepriekš, to sacensību rezultātu ļoti bieži. Loģiski ir nianses, un tur kaut kā es teicu, tur var būt tiesāšanas, tur kaut kāda foli, vēl kaut kas var būt, bet reāli šobrīd Larats nav stiprākais pats. Tā ka nemaz. Labi uz kādu 5. vietu velk. Labi, ja? Kā tev liekas, kur varētu? Ļoti stiprs ir šobrīd tas Krievs Morozovs. Krievijai vispār šobrīd ir ļoti stipri. Augšgals nerunājot par Laļieķinu. Saginašvili Gruzīns. Tur ir vēl 3-4 Gruzīni, kas varētu pasaules līmeni absolūti Laratu likt no pie vietas. Ir kādi 2-3 kazahi, kas var nolikt Laratu pie vietas. Tātad, rupi runājot, 3 Krievi, 3 Gruzīni, 3 kazahi. Nemaz nerunājot vēl par kādam Ukrainim. Tur ir plejādi, kas viņi varētu vienkārši. Vēl Bulgāri stipri. Daudz ir stipri. Un pēc uzvārdiem es saku, tas ir Laļieķins, Morozovs. Matjušenko varētu nolaust Laratu.
mierīgi. Šitas te, tos kazaku uzvārdus es viss neatcerēšos. Grūti, Jā, viss tos uzvārdus neatcerēšos, bet ir tas topu, šobrīd kazaks ar kreiso roku, kas ir vienkārši Es uzvārdu neatcerēšos. Nesen tur visus lauza kreiso roku. Penko nolauza kreiso. Un es neatcerēšos to, bet ļoti labs, man patīk. Es šeit tad viņu redzu klipus viņam, iesaku visiem, kam interesē armslings, paskatīties šī te, tu zini, par ko es runāju. Jā. Es aizmirstu uzvārdu, bet kazaka, viņš liek šortiņus iekšā. Noskaidro. Brīnišķīgi šortiņi, brīnišķīgi vingrinājumi. Aizmirstu viņam to uzvārdu. Es noskaidrošu, es kaut vai komentāros apakšā pie viņam šobrīd briest mačs ar kreiso roku par absolūto titulu vai nu ar, man liekas, ka viņam briest Viņam briest mačs, man liekas, ar šito te Krievu. Es nevaru pateikt. Es to neturās, man tas vārds, ne tas uzvārds galvā. Kazahu uzrakst. Ļoti stiprs. Ar kreiso ļoti stiprs. Šitas te. Jā. Muratovs. Jā, Muratovs uzvārds, jā. Iesaku viņu šortus paskatīties. Ļoti labi vingrinā. Šortos, kur burtiski pāris sekundes. Ja? Tev adblockers ir jāuzliek. Jā. Man ļoti patīk priekš publiski. Tāds, kad ne visi publicējās, jā. Viņš ir pats ļoti augsta līmeņa šobrīd sportists. Viņam ir ļoti laba forma. Viņš ir interesants tos šortiņus liek iekšā šit. Viņš ļoti pareizi izpild vingrinājumu. Pareizos leņķos, pareizos virzienos, pareizi. Un ļoti īsi viņi ir. Tā, čiks, uzliec. Baigā labā formā. Reāli. Viņam ar Sigan Šinili būs uz kreiso roku mačs. Jā, par titulu. Rekur, viņi gatavojas titulam. Rekur. Viņš reāli var vinnēt. Saprot, viņš ir mazāks, vieglāks. Pusi. Bet spēks un tehnika ir ļoti favorītiem. Mūsdienu favorītiem. Vēl neiet vēstures sarakstā, bet mūsdienu šobrīd favorītiem noteikti šito puisi ieliktu apskatīties. Kas šobrīd favorīts manā tādā šī brīža tiem, kas man patīk skatīties. Vēl no krieviem ļoti tehnisks ir Morozovs, bet viņš ir tehnisks, bet vienīgā nelaime, ka viņš redz arī tos sasniegumus ir sasniedzis ar palīdzību. Jā, bet viņš ir tehnisks. Viņam ir plašs diapazons, kā lausties. Morozovs, viņam ir plašs diapazons. Jā, tad viņš labi laužās tīri. Patīk, viņš dažādās tehnikās lausties un tādos leņķos. Labi rezultāti. Žēl, ka viņš tagad ir satraumējies, bet tā viņš ir tehniskākais, varētu teikt, augsta līmeņa tehniskākais Krievu lauzs. Bet, ja man prasa par tehniku, kura man vissimpātiskākā, ir arī viens tāds Krievu lauzējs, kas tūlīt būs un dominēs vidējos un mazos svaros. No sākuma dominēs tas tur Hadžimurata Zolojevs. Alans Zolojevs šobrīd būs ļoti labs, tikko krieviem ļaus lausties. Tikko viņi tiks apritē Zolojevs, būs ļoti stiprs, bet tehnika nav pārāk laba. Bet ir viens ļoti labs lauzējs, kuram ir ļoti laba tehnika. Tieši toprauls un tāds uz augšu. Ot arī aizmirstu uzvārdu tagad krievisko, bet viņš ir Osetīns. Tā, šitā rekords. Būs ļoti dominējis tagad. Viņš laikam zaudēs, bet dinastijas, Zolojev dinastijas, saka, šobrīd ļoti redzamākais, jaunākais stils. Te viņš zaudēs, pieredzes trūkumu. Pieredze viņu. Moldavs bišķiņ, teiksim tā, apmānīja, apspēlēja. Tas ir svarīgi, jebkurā. Jā, arī tev ir jāpārāk. Jā. Tev
pieredzes trūkuma dēļ zaudēja. Bet tas būs ļoti titulēts un redzams cilvēks. Viņš ir jauns vēl, viņš ilgi tagad būs. Tāds tipāši varbūt no jauniem. Tā tēma, kas ir tie jaunie perspektīvi? Varēsim atzīmēt jaunie perspektīvai, ko es redzu kā turpmāko, tuvāko gadu tādus izteiktus līderus. Tas ir tas, ko es tikko nosaucu, šitie Alans Zolojevs, tas Muratovs, Marozovs, atgūst savus traumas. Ļētins, viņš jau diezgan jauns, starp citu, lai Ļētins. Bet viņš kaut kā ir sabojājis savu tehniku. Viņam kaut kas ir noticis, viņam ir pazudis. Viņš sākumā bija daudz perspektīvāks. Viņš ir tagad bišķi pazaudējis. Bet viņš ir pieaudzējis svaru un masu un augums viņam pie 2 metri. Tas arī mikrotraumas kaut kas tam līdzīgs. Mikrotraumas, un viņam kaut kas nestrādā. Jā, viņam mainījusies tie tehnika. Un es mēģinu tagad savā galvā atcerēties to vēl vienu talantīgo sportistu, kam es gribētu, lai jūs pievēršat uzmanību. Un visu un iepūt mani. Kur es vienmēr, kad es kādam stāstu par tehniku, es saku, paskatieties, kāda ir tehnika. Jā, viņš ir vidējā svarā ar Zalojevu. Kur viņš ir, starp citu? Tautījos. Iesaku, paskatieties. Jā, jo tavs svars, tavs vecums, Tautījos. Klausties, arī labi klipi un labi vingrinājumi. Arī diezgan publisks. Visu viņu vingrinājumus varat droši ņemt un izmantot. Visi šorti, visu, tad iesaku skatīties to Muratovu. Arī viss ir pareizi. Super pareizi. Tā nepareizi esmu skatījies, neko viņu arī tas bija Zolojos vecākais, tieši tur bija šorts. Šorts bija, arī rāda. Jā, rekur, jā, tas ir Zolojos Hadžimurats, jā. Šito neviens Latvijā netaisa. Jātaisa ir. Ručkas mums tāds ir zālē. Ir, ručkas viss ir, bet virziens ļoti svarīgs. Nevis šurp, tas ir ļoti svarīgi. Un nevis kaut kur te, šeit, līdz krūtīm, pasties, kā viņš viņu izpild. Virziens uz pretējo plecu, šitā dodu, bet pirms tam viņš taisīja pret plecu jātaisa. Bet pretējo plecu, jā. Ja visi baigi labie vingrinājumi. Viņi izpild viņu pareizi. Nav, kur viņiem piesieties. Tad redz rāda, kā pareizi. Tur niansīts var kādreiz pamanīt. Ja grib iemācīties āķi, iesaku skatīties maķi. Āķinieks absolūtais. Viņš āķi laužās. Viņam ir savs īpatnējs āķis, viņš visiem nedara, bet to, ko viņš trenē priekš tā āķi, tur ļoti. Āķinieks ar garām rokām, tad ir ko paskatīties. Viņš arī bišķi publisks ir. Es runāju par tiem, kas ir publiski. Jā, protams. Kuriem ir kaut kas video, ja, kur ir. Un ir vien tāds kanāls, Krievu, Hroņiki Drakona kanāls. Tur ir, viņš ir džeksis sācis, jauns džeks, pilnīgi jauns džeksis, vienkārši tāpēc, ka publisks. Un viņš ir sācis savu kanālu, kā viņš ir atradis to, ko es nevaru Latvijā atrast. Viņš ir sācis nevis kā sportists, bet kā sācis jau tagad. Hroņiki Drakona. Uzrakst krieviski, viņš viņu pārtulkos automātiski. Ja tu nodzēsīs to lieko, visu, Hroņiki Drakona, viņš viņu pārtulkos, atrod, parasti viņš ir. Varbūt pierakst Arneslings klāt. Pierakst. Katrā gadījumā tur ir kanāls. Kāpēc, ka es viņu stāstu? Tāpēc, ka viņš ir publisks. Tur ir kanāls. Un Džeks ir sācis to visu filmēt, darīt, rādīt, stāstīt. Bet viņš stāsta nevis to, ko viņš, teiksim, domā. Bet viņš to kanālu ved kopā ar savu treneri, kurš ir man vecuma.
Visu to bāzi dod tas treneris. Džeks vienkārši to apspēlē un liek šajā internetā iekšā. Viņš rāda, stāsta, rāda. Viņam kolēģis ir Akimbo 60. Ot uzraksta Akimbo, un tas Džeks vienmēr viņam ir blakus. Uzraksta Akimbo, un tas Džeks vienmēr viņam ir blakus. Viņš braukā līdz kā treneris. Labākais čoms. Skaties. Tur parasti visi kopā. Pats Akimbo ļoti, starp citu, ja viņš sevi nesabojās, pasties uz viņu. Tas, ko viņš dara šobrīd pie galda, un tie vingrinājumi, viņi kopā trenējās. Ot šitas Akimbo trenējās ar to Hroņiki Drako. Viņiem ir viens treneris. Trenē Osetīns, treneris, kaut kā vadīts. Kur stāvējas muguras. Viņš tā aizdo. Kāpēc es to stāstu? Tāpēc, ka viņš ir ielicis apmācošos video ar vingrinājumiem, kā trenēt pronāciju, kā trenēt augšu, kā trenēt leņķi. Šo informāciju dod viņa tas skolotājs. Viņš vienkārši to ir apkopojis, ielicis un publicējis. Un es apskatījos, man nebija ko iebilst. Ot tā, ka nebija ko iebilst, saprot. Es pat pirmo reizi mūžā uzrakstīju recenziju, kad es kaut ko tik vērtīgu kā apmācošo video nebija redzējis. Loģiski, ka mūsie puiši arī labi tais, Amoliņš ar Raimondu kaut ko tais un rāda brīnišķīgi, visi forši. Bet, kā alternatīva, jo, neteicu, es cenšos redzēt visu, dabūt zināt par visu, saprast visus, apkopot visus, izanalizēt un izdot savu vērtējumu tam visam. Jā, jo kaut ko var paņemt no viena, kaut ko no otra un vēl no tieši trešā. Tā. Un šī te beigu informācija, kā reizi priekš tā, lai saprastu, ka ir vietas, kur paskatīties. Ot viņam čoms ir. Pasties, vai nav saistītais kanāls kaut kāds? Vairāk. Vai nav kaut kāds saistītais kanāls? Vaigiet čom ap divi, viņi kopā trenējās pie viena trenera. Pats Akimbo tikai savu popularitāti kā sportists dzēna uz augšu, ja? Sap citu ļoti perspektīvs, viņam labas rokas, labi leņķi, labi virzieni, jo treneris labs. Viņš dara visu pareizi, tā kā ja viņš nesadegs, jo viņš ir sācis kaut ko pilds darīt, ja, pēc formas, pēc, ka viņš ir baigi jaunais. Bet ja viņš nesadegs, nenotraumēsies, nepazud. Jā, 18 gadu uzrakstīs. Ja, ļoti perspektīvs. Tad, kad viņš nostiprinās, viņš dara visu pareizi, ja tas treneris viņiem ir labs. Prot, labs treneri redz. Es redzu. Tāpēc es iesaku šo, ja, kad es redzu, rekur viņš stāsta, rekur šitos. Tas ir Akimbo trenējāt. Varbūt tev viņš netulko, ja redz, viņš ir krievis, ka krievis tu ierakstīt nevar. Viņš parasti no latīņu burtiem arī iztulko automātiski. Es piemontēšu klāt parādu. Labi, varbūt jā, pieliks ar kaut kādu video fragmentu atradīsim. Tas ir pēc tam, jā, tas ir piegriezīs kaut kur klāt, pieliks. Tāpēc es pieminēju, ka vienkārši, tas man ir iekritis acī. Bet es saku, tikpat labi var vienkārši skatīties populāro šo to, ka es teicu, tie pirmie 3-4 jau reāli sportisti, un kas liek šortus, viņi visu pareizi rāda. Tur nekā nepareizi nav. Un jo apmācošos liek visādi tipāži. Un bieži fufels. Tur ir, kad tur skaties, fufels. Fufels. Ja? Nepareizs izpildījums, nepareizs virziena, nepareizs piegājiens, nepareizs paskaidrojums. Daudz kas nepareizi ir. Ja? Tāpēc es atzīmēju tos, kurus esmu pats skatījies un novērtējis kā pareizus. Ja? Un tāpēc es viņus arī iesaku. Ja? Nevis tāpēc, ka man tur kaut kā vienalga. Ja? Tas ir vienkārši no tā, ko esmu redzējis YouTube vidē, kas ir kvalitatīvs kontents tādā ziņā par armreslingu, it sevišķi apmācošo, un it sevišķi, ka tie klipi ir īsi un šortīgi. Ja? Cevišķi tam Muratovs, super. Tik īsi un konkrēti.
Un gan, ka viņš taisa pareizos virzienos, pareizes izpildījumus un ar lieliem svariem. Tas ir nopietni, jā. Tā kā tuvākajā laikā es domāju, ka šie cilvēki mums liks, arī Gruzīni ļoti baigi attīstās. Tagad Gruzijā būs kaut kāds mačs viņiem tur, viņi Gruzīni uzaicinājuši visus pasaules labākos pie sevis. Gruzijā būs mačs, man liekas, pat īsti vest ietvaros. Tīri ir uzaicījuši uz Gruzīnu visus pārējos, kur atzīsies Gruzija pret visiem pārējiem. Tas ir kaut kas jau. Un viņiem tur ir vesela plējēda. Tikko bija pasaules čempionāts. Un pasaules čempionātā es paskatījos tieši finālā. Visi tā viņi forši laužās. Gruzīņiem tā skola ārmuslinga vienmēr ir. Jā, nu nevienmēr, bet tagad Tā, ka faktiski vienmēr bija, viņi ir topā. Viņi vienmēr ir topā, un arī tad, kad mēs sākām, bija 2 nācijas topā. Pamatā tie bija Gruzīņi. Tie bija Gruzīņi tajā brīdī, arī tajā zelta lācī absolūti, ka vinēja Gruzīns. Beigās viņam bija fināla cīņa ar Brezenku, viņš gan zaudēja Brezentam, bet tā savādāk viņš viss vinēja. Gruzīns. Aizmirst viņam, Zaurs viņš bija. Pat tos Gruzīņu uzvārdus visus atcerēties nevar. Bet, un šobrīd, kā pieminēja, ja jums iznāk paskatīties pēdējo pasaules čempionātu, vienkārši te YouTube bija Gruzīni salikuši. Arī tāds neliels izgriezums par katru no Gruzīniem, par katru svaru kategoriju. Tas, ko viņi tur rāda pie galda, tā kvalitāte, rezultāti vispār nerunās. Viņi visi finālā un 90% visi vinnējuši, pirmās vietas ir. Bet tā kvalitāte, kā viņi laužās. Tehnika, taktika, izturība, tur ir skola, tu vienkārši redzi, wow! Ja? Šobrīd baigā skola ir Kazahiem un Gruzīniem. Vienkārši wow! Krievi bišķi atpaliek, Ukraiņi bišķi atpaliek, tāpēc, ka viņiem tur ir karš un problēmas. Bet Gruzīņi un Kazahi šobrīd ir cepuri nost vienkārši. Latvieši cenšas neatpalikt. Šobrīd daudz, ko es te redzēju zālē pagājušais, ļoti labā formā. Es tikai gribētu, lai šī forma kaut kur aiziet rezultātu. Redzam. Būtu forši, ja sanāks uztaisīt kaut kāds mačs ar kādiem, mūsu labākiem tituliem. Viņi vēl varētu vinēt kaut ko. Ka tas atsist uzreiz vēl to reitingu uz augšu. Cerēsim, ka būs kaut kas, jo forma bijis paskatījos augušas ir. Spēks un roķels ir labas, jā. Tā kā, cerēsim, ka kaut kas kāds izšaus. Jā. Tā, labiņi. Labi. Man liekas, mēs tad ilgi. Ļoti ilgi. Vēr vaļā, jo tūt nāks cilvēki, man liekas. Nē, zālē jau tur ir cilvēki, kas jau ir fonā, ka tur kaut kas jau ir. Its ir iekšā, jā, labi, tad slēdzam, jā. Tā kā visi ir kārtībā. Ejam pavingrot, tad ejam. Labi, paldies, tad tev modri. Labi, jā. Samontē, varbūt, ja tur ir kaut kas, ko patrāpīt, var atsūtīt.